Kā visi jūtās? Karsti? Silti. Ir ļoti silti. Mēs esam šeit sapulcējušies uz pēdējo, noslēdzošo šī vakar diskusiju. Vai varam atļauties aizsargāt dabu? Mums ir lieliski runātāji, lieliski diskusiju dalībnieki. Varbūt es ļaušu uzreiz pieteikšu. Ja? Tātad mums ir Anteinas kundze, Laura Anteina no Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektore. Mums ir Kušnera kungs no Latvijas bankas, ilgspējīgas vadītājs un padomnieks. Mums ir Cimermaņa kungs no SIA Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra, valdes priekšsēdētājs. Mums ir Eriņa kungs no Rīgas mežiem, bioloģiskās daudzveidības un biotopu aizsardzības speciālists. Un es esmu Valters Kīna no biedrības Zaļā brīvība. Mans ikdienas darbs ir saistīts ar vides interešu aizstāvību, tā laikam to var nosaukt, un tieši konkrēti dabas aizsardzības. Es atvainojos, es aizmirsu, es ļoti atvainojos. Un Vilciņa kungs meža īpašnieks no Kalna Gaviešiem. Es saprotu, viens no tādiem Latvijas pionieriem plašāka mēroga izlases ciršu saimniecībā, ja tā var teikt. Jā, ļoti atvainojos, paldies. Lūk, un šodienas diskusija būs par dabu, kā jau tas ir saprotams, un sākumā mēs apskatīsim dabas stāvokli, un ko mēs esam, teiksim, novērojuši pēdējos gados, un kāds ir tā situācija, kurā mēs esam. Parunāsim par dabu un ekonomiku. Vai tie ir pretmeti, vai tomēr ir iespējams šīs lietas kaut kā jēdzīgi savienot, un iespējams, ka tie tomēr nav pretmeti. Un tad arī parunāsim par dabas atjaunošanu. Jo pat pirms 2 gadiem, 2024. gadā, pieņēma vienu tādu fundamentālu ļoti tiesību aktu Eiropas Savienībā, saucās dabas atjaunošanas regula, kas tika pieņemta ļoti sīvā, ļoti grūtā procesā ar ļoti lielu cīņu Eiropas Savienības līmenī, arī vietējā līmenī. Bet tika pieņemta. Un Eiropas Savienība apņēmās, un arī Latvija līdz ar to apņēmās diezgan masveidā, ne masveidā, bet fundamentāli līdz 2025. gadam atjaunot Eiropas ekosistēmas, Eiropas dzīvotnes, ja? Mūsu pašu dabu. Un gan pašai tā kā gan priekš dabas, gan priekš cilvēka, ja, lai arī mūsu resursus saglabātu, un arī priekš klimata. Ja. Tālūk. Un es domāju, ka mēs vienkārši sāksim diskusiju. Es varbūt vērsīšos no sākuma pie Lauras, un pēc tam arī pārējie uz šo jautājumu varētu padomāt, ko varbūt īsi pareflektēt. Kāds ir ekosistēmas stāvoklis Latvijā un kādas ir tās pēdējā gada izmaiņas? Un es lūkšu arī pirmo slaidu. Pirmkārt, paldies par uzaicinājumu piedalīties šajā diskusijā. Un tēma mums noteikti tāda ļoti interesanta. Tur droši vien varētu runāt par dažādiem aspektiem. Bet jā, jau pirms mēs kāpām uz skatuves, Valter minēja, ka būs arī šis slaids. Un faktiski šis slaids atspoguļo to, ko es arī gribēju teikt, atbildot zināmā mērā uz šo jautājumu, kas tad ir mums tās ekosistēmas stāvoklis Latvijā. Un lielā mērā to parāda pavisam svaigi sagatavots arī ziņojums, ko gatavoja Dabas aizsardzības pārvalde
pagājušajā gadā, lai iesniegtu Eiropas komisijai, kas ir viens no mūsu uzdevumiem, atspoguļot gan biotopu, gan sugu, gan arī atsevišķi arī putnu stāvokli, un tas balstās uz faktiski 2 direktīvām - biotopu direktīvu un putnu direktīvu. Bet, ja mēs skatāmies uz ekosistēmu stāvokli, tad lielā mērā mēs skatāmies uz šo biotopu direktīvas ieviešanu un periodu ar pēdējiem datiem, kas, principā mēs periodiski salīdzinām šo stāvokli. Un tad tas pēdējais stāvoklis, kā redzams, ir par situāciju 2019. līdz 2024. gads. Jāatzīst, ka kopumā tās stāvoklis Latvijā nav uzlabojies. Es gribētu teikt, ka tā ir droši vien tāda kopējā tendence caurmērā, lai arī atsevišķiem biotopiem un sugām šis stāvoklis ir uzlabojies un sugām kopumā šis stāvoklis ir labāks. Tad, ja mēs skatāmies uz biotopiem, tātad dažādos līmeņos, te arī redzam šie dati. Ja kādam interesē, var arī detalizētāk paskatīties, bet kopumā tas stāvoklis nav labāks. Un droši vien, ka tā ir tāda arī ilgtermiņa tendence, ko mēs varam šeit novērot arī salīdzinājumā jau ar iepriekšējo periodu, kad arī tika vērtēts šis stāvoklis, tātad 2013, 2018 kopumā. Vienlaikus tā pozitīvā ziņa ir tāda, ka mums ir vairāk pieejami dati. Par šo periodu ir uzlabojies tas, ka ir mazāks šis pelēkais lauks, kur var redzēt ekrānā, kur mums dati un monitoringa dati iepriekš nebija pieejami. Tas, kas ir svarīgi, ja mēs runājam tā kopumā, mums ir vairākas grupas, mums kopumā stāvoklis nav kritisks. Te arī jāsaprot, kā vērtē šo stāvokli. Stāvokli vērtē par to, vai tas ir, tātad mēs vērtējam ne tikai to apjomu, kā teritoriālo dimensiju, mēs šeit vērtējam kvalitāti. Un kvalitāti pret tiem mērķiem, kas mums ir jāsasniedz, un arī par to pietiekamību vai nepietiekamību. Un attiecīgi, tad kopumā jāatzīst, ka tas kritiskākais stāvoklis mums ir ar zālājiem. Ja mēs tā raugāmies, mums joprojām ir pasliktinājusies šobrīd situācija arī mežos, un arī mēs runājam par purviem. Šīs ir tās lielākās grupas, kur tā situācija kopumā neparāda to pozitīvo tendenci. Bet, kā es teicu, atsevišķām sugām, piemēram, sugu griezumā, tā situācija tomēr ir labāka. Līdz ar to jautājums ir, vai mēs saprotam, ko mēs arī vērtējam. Ja mēs raugāmies ekosistēmu, ja mēs skatāmies uz ekosistēmu, ko mēs katrs pēc sajūtām vērtējam, vai mēs skatāmies arī pēc datiem un pēc analīzes. Laura, bet tad sanāk, tad par to tad vēlreiz kāds ir šis stāvoklis. Faktiski tad es saprotu pēc šī ziņojuma, tomēr, ka 90% biotopu, tie, par kuriem atskaitās Eiropas Savienībā meži, purvi, zālāji, pļavas, tomēr nav šajā labvēlīgajā stāvoklī. Un arī tas ir Latvijā, un arī visā Eiropā tas cipars ir 80%, kas nav labvēlīgā stāvoklī, kas nav tādā stāvoklī, lai teiksim, tās sugas un tā vērtība, lai viņi varētu attīstīties un justos labi, lai tās sugas pie mums justos labi, lai putniem būtu būtne, kur būvēt ligzdas un tā tālāk. Jā, bet man liekas, ka te arī ir vērtīgi piebilst arī to vēlreiz uzsvērt, ko tu minēji arī savā ievadu uzrunā par to, ka īstenībā jau mēs tikai tagad, oficiāli 24. gadā, domājam par to, kā atjaunot. Tātad uzlabot šo stāvokli, lai mēs tās rīcības plānotu mērtiecīgi. Tam mēs vēl pieskarsimies. Jā, galvenais tagad par to stāvokli. Varbūt kādam vēl ir kaut kas bilstams? Es varu teikt tikai savu subjektīvo sajūtu. Kad es biju mazs puika, Nītauras pusē pavadīju vasaras, man bija tāda modra savu ceļa spieķi, vienkārši doties iekšā apkārtnes mežos, kaut kur aizbraukt ar vietēju autobusu vai aiziet kājām. Un es vienkārši uz visu dienu pazudu mežā. Un es gāju, tur kartes tolaik, kā mēs zinām, padomu laikā nebija. Tas ir 80. gadu kaut kur vidus otrā puse. Mēs ceļojam pēc kopijām no Latvijas laika ceļa Atlanti. Un tad mēģināju saprast, kur vispār esmu nonācis vakarā. Bet visu dienu es varēju pavadīt mežā, un izcirtumu redzēt bija kaut kāds īpašs notikums, ka esmu trāpīju uz izcirtumu. Šobrīd, kad saviem puikām mēģina rādīt Latvijas mežu, protams, ka aizsargājumās teritorijās ir viss atrodams, bet tā, ka tu brīvi vari ieiet kaut kur vidzemes mežos un
būtībā ir pretējais. Tagad ir ilgi jāmeklē, kamēr tu redzi tādu skaistu, vecu, neskartu mežu, kurš vēl joprojām ir kaut kādu apsvērumu dēļ palicis neskarts. Un tā nobīde ir tik liela, ka man ir sajūta, ka es nevaru saviem puikām iedot to, kas man bija pieejams, kad es biju maziņš. Un man ir tāda nepatīkama sajūta, ka kaut kas ir zudis tāds, ko viņiem tā bērnība pēc pāris gadiem beigsies. Un es vienkārši viņiem to nevarēšu parādīt. Un tad mēs speciāli braucam, meklējam tās vietas, un tas te brīdī, kad tu pavadi tik daudz laika, lai to atrastu, ir kaut kāda sajūta, ka tomēr ir mainījies. Bet es šajā brīdī runāju absolūti subjektīvi. Te nav dati, tā ir mana sajūta, mana pieredze. Es pietiekami daudz esmu Latvijā ceļojis, es zinu, kur tās vietas ir. Es vēl joprojām varu atrast, bet tas ir kaut kas pilnīgi savādāk nekā bija agrāk. Varbūt, ka tajā laikā mēs varam teikt, jā, Padomju Savienība, tu nemācēji ar mežiem neko darīt, bet tas, kas bija iespēja cilvēkam izbaudīt to dabu tiešām ļoti, ļoti lielā mērogā. Jā, es pavisam īsi iestarpināšu, tad, ko mēs redzam īsti tajā grafikā. Ja? Vēlējos vēl piebilst, ka mēs šo pasākumu rīkojam kopā ar manu kolēģi Kristīnu, ko mēs arī kopā gatavojām šo diskusiju. Kristīna, kā bija? Tātad tie zaļie, kreisajā pusītē, tur ir mums dzīvotnes, ja? Un tas tā zaļā krāsiņa ir tā labvēlīgā krāsiņa, ja? Un tas sarkanais un dzeltenais ir nelabvēlīgi, nepietiekošs vai slikts stāvoklis. Un tajā labajā pusītē mēs redzam Latviju pret, mēs esam pieraduši teikt, ka Latvija ir zaļākā, ļoti zaļa valsts, ja? Bet ja mēs paskatāmies uz to biotopu aizsardzības stāvokli, tad kas tie bija 2000, tas ir laikam vēl no iepriekšējā periodā, jā. Nemaz tik spīdoši mums neliekās. Varbūt tagad tā situācija nedaudz uzlabojusies, bet tāpat mēs tur esam tomēr pie beigām. Varbūt, Gati, tev ir kaut kas, ko teikt? Jā, es paņēmu mikrofonu, tev radās aizdomas, ka es kaut ko gribu pateikt. Jā. Paldies vēlreiz jums, kas atnācāt. Paldies, Valter, par iespēju. Jā, tas, ko mēs šeit redzam, ir viena ļoti nozīmīga, protams, ekosistēmu funkciju daļa. Dabas aizsardzība, bioloģiskā daudzveidība. Mēs par viņu vācam datus jau 3. posms biotopu kvalitātes vērtēšanai. Un mēs to darām tāpēc, ka Eiropas Savienībai ir jāatskaitās reizes 6 gados. Bet, ja mēs domājam par ekosistēmām plašāk, vai mēs vispār Latvijā vācam pietiekami datus, pietiekami daudz zinām par ekosistēmu stāvokli, viņu funkciju, spēju turpināties, mainīties tajā režīmā, kā mēs saimniekojam. Vēl viens datu avots, ko mēs varētu piesaistīt, informācijas avots, objektīvs, vērtējams, ļoti gara statistiskā rinda, ekosistēmu funkciju kontekstā oglekļa piesaiste. Mēs droši vien esam redzējuši grafikus pēdējos kaut kādos 3 gados. Meža ekosistēmu spēja piesaistīt oglekli, kalpot kā oglekļa krātuve, ir zaudēta. Pat meži, kuriem būtu jābūt galvenajiem tādiem ekosistēmu kontekstā, oglekļa piesaistītājiem un uzkrājējiem ir zaudējuši šo spēju tādā Latvijas mērogā. Tas arī ir viens no elementiem, ko mēs varam skatīties, kā tad jūtās, kā funkcionē, cik labi mēs apsaimniekojam, jeb apējamies ar mūsu ekosistēmām. Līdzīgi droši vien, ka mēs varam kaut ko skatīties ūdens struktūra direktīvas kontekstā, upju baseinu plānos, kas notiek ar ūdeņu ekosistēmām. Proti, ir dažādi gabaliņi, puzles, ko mēs varam likt kopā, bet kopumā es domāju, ka mums joprojām pietrūkst informācijas. Ir kaut kādi vai spožākas sarkanās lampiņas vai mazāk spožas, biotopu stāvoklis, oglekļa piesaiste, varbūt vēl kaut kas ar ūdeņu ekosistēmām, bet tā kopumā mēs jau pat nemaz nezinām, kas notiek. Jā, tad arī ir kaut kādas vēl nezināmie aspekti. Vai varbūt Cimermaņa kungam vai Vilciņa kungam ir kaut kas, ko pie šī piebilst? Jā, man vienmēr liekas, kas ir tas optimālais, jo cilvēks, daba, ekonomika un atbildība. Jā. 4 tādi punkti, un mēs skaidri zinām par zālājiem, ļoti slikta situācija par zālājiem. Bet, ja mēs skatāmies, saucamo Sulmaņa laiks, bija 1 miljons govis slaucamās. 1 miljons bija. Tagad mēs esam pie 120 000. Ļoti skaidra kolorācija. Ja nebūs zālēdāji, zālājumi nav
īstenībā nekāda pamata pastāvēt. Tāpēc, kad visa tā aprita dabā zālētājiem, arī augsnes ielabošanā visā ir izšķiroša nozīme. Lai tie zālē pastāvētu ar pļaušanu tikai nepietiek, vai mulčēšanu. Ja, tur drīzāk mēs varam sačkarēt daudzas lietas vēl skaidrāk. Līdz ar to man tas vienmēr liekas, kas ir labi un kur tas vidus ir optimālais. Zālē viens piemērs, piemēram, jūras biotopu piekrasts biotopu. It kā 0,1% no Latvijas teritorijas, bet 3500 hektāri. Jā, man liekas, tas ir daudz maz. Jā, un ko tas nozīmē? Mēs varētu kaut kādā veidā nospraust, kas ir tas optimālais priekš Latvijas. Un ja mēs vēl šādu salīdzinājumu varbūt ar Holandu nolikt blakus, jā, vai ar to pašu Dāniju, kur vispār meža gandrīz vairs nav, vai nebija, tas būtu arī mums tā kā, sākumā vismaz apzināties, kur mēs esam, jā, un uz ko mēs varētu tiekties. Un tālāk jau par tām atbildībām, es domāju, mēs vēl patiskatēsim. Okay, labi, paldies. Vilciņkungs, mazliet es vēlos ar jums iepazīties. Mēs neesam tik ļoti pazīstami. Varbūt jūs varat arī no savas perspektīvas par šo pakomentēt. Un arī varbūt jūs varat pastāstīt, ko darbs ar meža, ar dabu, ar ekosistēmām priekš jums nozīmē ikdienā, jo jūs arī tomēr apsaimniekojat mežus un arī gūstat peļņu. Un vai izdodas ņemt vērā dabas vai citu sugu izņemot cilvēka vajadzības un tā? Iepazīties ar mani, vislabāk atbraukt pie manis ciemos. Datumus mēs varam precizēt, vai ar Pasaules dabas fondu, vai patiešām ar mani. Un tad mēs varam gan individuālā grupās aiziet uz mežu, paskatīties, kā tas izskatās, kā kurš tā tur teica, tāds mežs, kā bija viņa jaunībā. Un kur ir jābrauc? Pie manis tā var satikt. Kur ir jābrauc? Tātad brauciet uz Cēsu novadas, Kujienes pagasta Kalnu gaviešiem. Precīzāk ziņas Pasaules dabas fonda mājaslapā. Man pašam savas mājaslapas nav. Tātad es jau 26 gadus strādāju ar nekautriešu metodēm. Un esmu apmierināts ar darbu rezultātu, jo koksnes pieaugums man ir pacēlies līdz 7,4 kubikmetriem uz hektāru. Visu laiku ir vienlaidis mežs. Kailcirds, vai kā tagad sauc, atjaunošanas cirtas, es neizmantoju praktiski ar dažiem izņēmumiem. Un jūtos laimīgs, bet līdz vienam brīdim, kamēr apskatījos, kā tad man būs ar tām CO2 emisijām. Un tad, kad es paskatījos šajā te kalkulatorā, tad es tā iedomājos, kāds ir traks, vai tas, kas šos formulas izdomājis, vai arī es. Es, protams, pieņemu, ka tas kāds ir, nevis es. Jo situācija ir tāda, es mežu uztveru apmēram tā, ka, ja nebūtu mēs, cilvēki, tad mežs kā tāds varētu brīvi pastāvēt. Ja mēs viņam netraucētam, viņš ir mūžīgs. Ja? Viss problēmas sākās tad, kad mēs tev sākam iejaukties. Bet tad arī jāsāk domāt, vai tad mums vajag kaut kāds biotops, vai mums viņus nevajag, cik daudz viņus vajag, ko tad atstāt nākošajām paudzēm, ko varētu aizmirst, jā, apmēram tādā garā. Bet, ja man ir tātad miervaļas meža klājiens, tad it kā vajadzētu būt tam, ka šī CO2 piesaiste ir 0. Bet es kaut kā te pareiķināju, kad man pie pašreizējām cenām par katru hektāru nenozāģēt meža būtu katru gadu jāsmaksā kaut kāds 1,500 eiro. Kas man šķiet ļoti interesanti. Jā. Ko interesanti jūs tur esat rēķinājis? Tas neizklausās pēc jā, tas neizklausās, bet paskatieties, paņemiet manas kadas numurs, kvartāls nogabals, jā. Un it sevišķi tādiem virzieniem ciet uz to, ka meža vecumam būtu jābūt kaut kādu zāģēšanas 40-50 gadi, tad jau pavisam savādi, ja man meža vecums kaut kāds 110, 120. Vārdu sakot, man ir šajā virzienā diezgan daudz problēmu. Bet es ceru, ka veselais saprāts uzvarēs, un mēs šīs problēmas atrisināsim. Veselais saprāts uzvarēs, un mēs šīs problēmas atrisināsim. Okay, labi, forši. Pie jums vēl atgriezīsimies noteikti. Mums ir vēl viens meža apsaimniekotāju pārstāvis, Gatis no Rīgas mežiem. Ko darbs ar ekosistēmām un dabu nozīmē tavā ikdienā un veicot saimniecisko darbību?
Piedod, ka es pārgāju. Mēs viens otru labi pazīstam, neizliksimies. Un vai apsaimniekojot Rīgas mežus izdodas ņemt vērā arī dabas un citu sugu vajadzības? Droši vien, ka es teiktu, ka izvēle droši vien ir vienmēr, bet droši vien, ka Rīgas mežu gadījumā izvēles būtībā nav. Rīgas meži apsaimnieko 60,000, nedaudz vairāk kā 60,000 hektāru mežu, kuri pamatā atrodas ap Rīgu un Rīgā. Tāpatās mēs zinām, ka gandrīz puse Latvijas iedzīvotāji dzīvo Rīgā. Tas nozīmē, kā mēs apsaimniekojam savus mežu platības, ir sabiedrībai ļoti, ļoti labi redzams. Un, arī mēs to dzirdam un acīm redzot politiķi pašvaldībās, dodot uzstādījumus Rīgas meža apsaimniekošanai, arī nojauš, kāda varētu būt vēlētāju attieksme pret to, kā izskatās tā telpa, tā vide, kur viņi atpūšās, kur viņi iet ogot sēņot, skriet ar suni vai iet ar bērniem pastaigāties. Tā kā jā, tas no vienas puses, bet no otras puses, protams, mēs droši vien, ka jau, vai tas ir ilgi, vai tas nav ilgi, bet vismaz pēdējos 4-5 gadus pilnīgi noteikti mēs stipri fokusējamies uz meža apsaimniekošanu, kas ir balstīts ekosistēmu funkciju nodrošināšanā. Pagājušajā gadā tika izstrādāts, pagājušā gada nogalē apstiprināts jaunais integrētās meža apsaimniekošanas plāns Rīgas mežiem tuvākajiem 10 gadiem, kas balstās uz 14 vai 16 ekosistēmu pakalpojumu līdzsvarotu pārvaldību, cenšoties nodrošināt šo visu ekosistēmu pakalpojumu saglabāšanu līmenī, kāds tas ir šobrīd, vai uzlabošanu, kur tas nepieciešams. Tādā ekosistēmu pakalpojumu kontekstā droši vien, ka es varētu pieminēt dažus. Ogas sēnes būtu viens no ekosistēmu pakalpojumiem, koksnes ieguve būtu cits ekosistēmu pakalpojums. Tad rekreācija, kā vēl viens ekosistēmu pakalpojums, dzīvotņu nodrošināšana, tā pašām aizsargājamām sugām, biotopu kvalitātes nodrošināšana. Es tā 5-6 no visām ekosistēmu pakalpojumu grupām iezīmēju, bet jā, mūsu gadījumā mūsu meža apsaimniekošana ir ciešā veidā saistīta ar to, ka mēs vērtējam gan statistiski kopumā, gan telpiski šo ekosistēmu pakalpojumu, ekosistēmu funkciju nodrošinājumu mūsu apsaimniekotajās platībās, sadalot viņu, kur prioritāte ir tīri dabas aizsardzība, bioloģiskā daudzveidība, kur rekreācija un kur varbūt kaut kādā tālākā nostūrī, kur dabas vērtība ir mazāka un arī rekreācijai tie meži nav tik pievilcīgi, tad tur vairāk ir uzsvars koksnes ieguve un šāda veida meža izmantošana, jo, protams, kā pašvaldības dabas resursu, dabas kapitāla apsaimniekotājiem mums arī pašvaldības budžetā ir jāsniedz ieguldījums par šo resursu izmantošanu. Es par to gribēju tieši prasīt. Ko tad tas prasa no jums? Vai ir tā, ka Latvijas valsts meži no tās pašas hektāra vienības, ja viņi saimniekotu, teiksim, ar savām atjaunošanas cirtēm, vai viņi nopelnītu daudz lielāku naudu, teiksim, ilgteri, vai ko viņi varbūt tieši zaudētu? Teiksim tā, vai jūs ļaujat mežam sapūt? Kaut kas man no meža saimniekiem kādreiz teica, ka mežs nevis pūst, bet trūd, esot atšķirība. Bet process ir viens tas pats, noārdās organika un pārvēršās kaut kamā citā. Droši vien, ka ja mūsu apsaimniekotajās meža platībās ietu ar saimniekošanas režīmu, kas ir normatīvos aktos pieļautā pieeja, pilnīgi noteikti varētu no turienes dabūt ārā vairāk eiro kubikmetru veidā, pārdotās koksnes veidā. Mēs, principā, pie šī jautājuma nedaudz pieskārāmies, vērtējot Rīgas mežu piemērotību oglekļa kredītu tirgus principiem. Tur sanāk neliela frustrācija, pat cik mēs ilgstoši apsaimniekojam mežus līdzsvaroti, tad mums nav tāda saucamā baseline pamatlīmeņa, kur mēs varētu nocirst 2/3, jo meži ir sasnieguši vecumu.
meža parkā 200-gadīgas mežaudzes, biķernieku mežā un šmerļa mežā 150-gadīgas mežaudzes. Nu, protams, tā ir pilsēta, tur nevarētu cirst, bet arī apkārt pilsētai ir ļoti daudz meža platību, kas vēsturiski ir sargātas, kā pilsētas zaļās zonas jau kopš padomju laikiem, un tur šo pieaugušo, pāraugušo mežaudžu ir ļoti daudz. Tā kā jā, ja mēs skatītos uz tādu ļoti tiešā veidā aprēķināmu eiro izteiksmē ieguvumu no koksnes, jā, varētu dabūt vairāk ārā. Jautājums, vai mēs varam novērtēt, cik šāda rekreācijas vides, atpūtas vides pasliktināšanās pēc tam atstās ietekmi uz nepieciešamību finansēt iedzīvotāju veselības uzlabošanas vai ārstēšanas izdevumus. Tas ir sarežģīts, zinātniski droši vien dažādos pētījumu centros to ir aprēķinājuši, bet tas ir tas, ko mēs šobrīd nemākam aprēķināt eiro izteiksmē, bet jā. Ok, mēs par šo vēl nedaudz parunāsim par tiem veselības aspektiem. Jā, paldies, tagad dosim vārdu, iesaistīsim sarunā vairāk Cimermaņa kungu. Tāds nedaudz provokatīvs jautājums. Vai dabas aizsardzības prasības Latvijā ir pārlieku stingras? Un kā to redzat jūs, un kā to redz, teiksim, vairums lauksaimnieku un mežsaimnieku? Jā, es šoreiz runāšu kā zemnieks. Okay. Jā, kuram ir saimniecība un vecstāva mantot zemi, līdz ar to nē, es nejūtos, ka man tur kaut kas ļoti iegrožot. Man ir upe blakus Mēmeli un ir piekraste un ūdens apkārt un ganības un lopa vispārējais. Jūtos ļoti labi. Ja, un es arī vēroju, man ir griezes, man ir zaķi, man ir stirnas un viss pārējais irbes un viss tas, kas dabā ir. Un es jūtos tur ļoti labi. Līdz ar to es nejūtu, ka man mana atbildība pret manu vecstāvu zemi kaut kādā veidā būtu ierobežota, kad es kaut ko nedrīkstētu darīt, to, kas man ienāk prātā. Tā ir mana atbildība. Ja šo zemi, jo es pats tur dzīvoju, man bērnus gribu, lai tur kāds dzīvot arī uz priekšu, tad es tur par to rūpējos. Līdz ar to kaut kādi ierobežojumi, ja es sāktu ekonomiski apart zemi līdz upei, līdz tā uzjoslai, ja es sāktu iegūt maksimālo ekonomisko izdevīgumu no šī savas zemes, sāktos droši vien citi kaut kāda veida ierobežojumi, kur man būtu bet tur arī Eiropa regulē, vai ja tu gribi taisīt buferjoslas ekonomiski vai tam līdzīgi, tad skaidrs, kad man kāds teikt, tas pa daudz atņemiet man zemi tik daudz nost un es zaudēšu naudu. Un mērīšu naudā, bet tā ir man paša izvēle īstenībā darīt to vai nedarīt. Tā kā Latvijā, man liekas, dabas aizsardzība, kur stingrie liegumi, tur viss, man liekas, skaidrs, par to mēs nerunājam. Ja, kur ir aizsargājumie biotopi, tur jau visi saprot. Tur nedrīkst darīt, tev ir ierobežojumi un tev tur jāpakļaujas kādiem noteikumu prasībām, bet, kas attiecās manu ikdienas saimniecisko darbību kā zemniekam, ja es nejūtu, kad ir kaut kādas ļoti stingras prasības, jā, normāls vidas prasības, kūtsmēs, labsaimniekošana, viss pārējais. Līdz ar to par kopumā, ja skatāmies tās teritorijas, kas ir Latvijā videi, teiksim, atdodamas videi, mēs ir ļoti daudz metodas, kā gan mežsaimniecībā, arī lauksaimniecībā. Ja, ir ļoti daudz metodas atstāt parka ganības, atstāt upes joslas dažādā veidā apsaimniekošanā savādākā. Bet kopumā Latvijā, man liekas, tā pārēja no 90. ka bija milzīgs kritums. Ekonomiskā aktivitātē mēs atceramies padomu laiks, es zinu, kas notika, kad amoniaku gāz uz laukiem šķidro amoniaku. Tā bija tāda indeksa, vienkārši prātam neaptveram, vai mēs lidojam skābrības konservants, ko mēs vedām no Vācijas 1000 tonu gāzām iekšā, tā ka tur teļi mira un viss, kas tik nenotika. Ja? Tā kā es arī atceros tos 80. Līdz ar to tagad mums bija pilnīgs atslābums, ja, kad mēs pilnīgi bija tāds klusums dabā. Un tad ar iestāšanos Eiropas Savienībā bija šī ekonomiskā atkal izrāviens, ka mums vajag jāiet uz augšu, jāražo vairāk, katrs hektārs dod ekonomisku izaugsmu, un tad, protams, šī spriedze pieauga. Viņa, man liekas, Latvijā, es domāju, daba noliks pie vietas. Es vakar redzēju sižetu par Franciju, izsīkušas lielākā Francijas upe. 14 miljardi gadi ir pastāvējis zemi. Ir māju civilizācijas, inku civilizācijas. Es teikt, varbūt bišķi tā skatos atpakaļ, jo nevelti pētnieki saka, vēl pa 1,5 grādu uz augšu temperatūru un būs miljardu migrācijas. Ja, par to var, it kā saka, tas ir biedējoši un it kā tas varbūt neskars, bet skatoties Francijā pāris dienās vairāk 100 mirušie no karstuma,
Un tā ir daba. Tā ir daba, un cilvēks jau ir šīs dabas sastāvdaļa. Un Latvija, man liekas, ir fantastiska vieta. Un, ja mēs to pareizi minējām par oglekļa krājumu, mums mežoniekiem ir jāapvienojas ar lauksaimniekiem. Jo es visu laiku uzskatu, ka mežonieki kaut kā tādu sētu esam uzcēluši starp lauksaimniekiem mežiem. Man pašam arī mežs ir nelielas platības, bet oglekļa krāja mežs lauki, un viņi ir ļoti kombinējami. Ja, un tā kā par tām dabas aizsardzības prasībām, es domāju, ka Latvijā viņas ir dialogs ir vajadzīgs. Es redzu, ir ļoti, ļoti vajadzīga saruna. Un es redzu ļoti labus zemniekus, kas iet augsnes auglībā. Un īstenībā mēs augsnē, ja mēs varam sakārtot augsnes auglību, mēs varam uzkrāt 80 tonnas ūdens hektārā. Mēs varam oglekļa krāju uzkrāt riktīgi. Un tā ir tāds potenciāls, kas mums vienkārši pietrūkst zināšanu. Ja, un tad tās izmantot. Bet kaut kā tādā publiskajā telpā tomēr tā diskusija ir ļoti, teiksim, tāda kaismīga. Un starp dabas aizstāvjiem un savukārt varbūt mežsaimnieku vai lauksaimnieku pārstāvošajām organizācijām, kas uztver mūs par kaut kādā ziņā varbūt radikāliem. Bet es varbūt jau varu vienu piemēru. Man liekas, tas ir tas dialogu trūkums. Es biju Vācijā, Magdeburgā, kur viņi arī visu laiku bija divas frontes. Es pabeigšu ātri šo piemēru, labo divas frontes, un ko viņi uztaisīja unikālu projektu. Tur bija kaut kāds kāmītis, kas bija jāaizsargā. Es precīzi to nosaukumu neesatu, bet graudu audzētāji visu laiku to kāmīti nīcina ārā, jo viņš tur darīja pāri. Un uztaisīja unikālu projektu, kad sasēdās kopā gan dabas pārstāvi, kas tiešām zina, ko tas kāmītis tur dzīvo un dod dabai, un strādāja kopā vienā zemnieku saimniecībā. Zemnieks saprata, ko tas kāmītis dod man. Un dabas pārvalde saprata, ko dod dabas aizstāvi, saprata, ko tas ietekmē zemnieku. Un viņi nonāca pie vienošanās ekonomiskā pusē. Un, man liekas, tagad tas kāmītis ir drošībā, zemnieks ir drošībā, un līdz ar to ir atrasts ļoti labs veids dialogam. Prieks dzirdēt. Es gribēju pavisam īsti parādīt tas, ko ļoti bieži tomēr arī uzsver publiskajā telpā, ka mums ir daudz aizsargājamo teritoriju. Tad te mēs redzam statistiku no 2023. gada. Varbūt tagad ir mazliet vairāk aizsargājamo teritoriju Latvijā, bet tā tad nebūtiski. Tātad mums ir aptuveni 15% ir natūras. Un tad vēl ir mikroliegumi. Ja? Mēs tur esam tā saraksta. Tad augšā ir Eiropas Savienības valsts, un apakšā ir atsevišķi nodalīts ne Eiropas Savienības valsts. Tur arī Šveice un citas. Mēs patiesībā esam tā stabiņa apakšā. Un te ir vēl viens grafiks par mežsaimnieciskās darbības ierobežojumiem. Mums daudz tomēr tiek pausts, kad vairs neko mežā nedrīkst, kad bail, ka atnāks uzliks biotopu, ja, bet patiesībā saimnieciskā darbība ir aizliegta, stingri aprobežojumi ir salīdzinoši mazā procentā. Latvijā kopā 7,6%, kur tiešām neko nevar darīt. Un savukārt, ja mēs skatāmies privātajos mežos, tad tie ir tikai 2%, kur tiešām neko nevar darīt. Ja? Tā kā patiesībā ļoti salīdzinoši mazas platības. Tagad daži jautājumi no zāles, vai ir? Jā, Lāsma. Man tomēr gribas nelielu uguntiņu piešķirt tam visam. Pārāk mierīgi, vai ne? Jā, pārāk mierīgi un pārāk labi. Vispirms, varbūt jūs esat jau iepazinušies ar Latvijas Bankas izstrādātajām vadlīnijām, kas tad ir dabai Mēs pie tā pieskarsimies. Daudzveidīgās, nelabvēlīgās un labvēlīgās saimnieciskās darbības. Es gribētu dzirdēt kontekstu, kāpēc viņas tika izstrādātas, un tad varbūt arī mēs uzreiz esam, vismaz es savā burbulī esmu uzreiz dzirdējis ļoti negatīvas atsauksmes no lielajiem zemniekiem, un es tomēr gribu, Mārtiņ, lai tu iekāpi ne tikai savas saimniecības kurpēs, bet arī paskaties uz to no visiem zemniekiem. Kā tad mēs patiešām, vai mēs esam tik dabu mīloši? Tad varam šo arī izrunāt, jo šo mēs tāpat būtu runājuši. Tā kā ļoti labi. Jāmēģina ļoti daudz pateikt īsā brīdī, bet es domāju, jāsāk ar to, kas acīm redzot paslīdēs garām diviem faktiem. Pirmkārt, finanšu sistēma Eiropā iekļauj dabas daudzveidību kā vienu no sistēmiskiem riskiem. Un tas ir process, kas ir tādu gadu 5 nobīdi, seko klimata jautājumu iekļaušanai finanšu sistēmas risku tvērumā. Līdz ar to
tas varbūt kādam paslīdēs garām un likās dīvaini, kāpēc par to runā līdz ar to arī centrālā banka. Otrkārt ir Eiropas centrālā banka, to iekļauj savā stratēģijā, un Latvijas bankas stratēģija arī tas sen ir redzams. Līdz ar to tam nevajadzētu būt pārsteigumam, kā tas ir sanācis. Otrkārt, ir nozares, kuru devums dabas daudzveidībā ir izteikti negatīvs. Tā ir praktiski viss nozares, kas strādā ar zemes izmantošanu. Tā ir lauksaimniecība, mežsaimniecība un nekustamo īpašumu attīstība. Kam arī nevajadzētu pārsteigt, ka tas nav informācijas tehnoloģija, tie nav frizieri, kas nodara lielāko skādu, bet tas ir tās nozares, kas strādā. Un izējot no šīs bāzes, ka jau pēc starptautiskām metodikām nozares kopumā ir vērtējams kā ar augstu negatīvo devumu, tad, ja mēs neko nedaram, tad bankām ir ļoti vienkārša informācija. Tātad ik viens uzņēmums, kas ir no šīs nozares, dara pāri skādi. Latvijas bankas jautājums bija, vai tiešām pirmkārt tas dalījums, kas ir starptautiskās metodikas, atbilst Latvijas situācijai, ko mēs uzreiz noskaidrojām, ka tas tā īsti nav. Līdz ar to tas izsverojums savstarpējais nav īsti korekts. Un otrkārt, ir pilnīgi skaidrs, ka visā šajās nozarēs ir uzņēmumi, kuri strādā pilnīgi pēc citām metodēm. Gan zemnieki, kas strādā ar stipri zaļām metodēm, gan, kā mēs dzirdam, arī meži kopēji, kas strādā citām metodēm, gan arī nekustamais īpašums daudz, kur attīstās degradētajās teritorijās pilsētas ietveros, un nekāda skāda tai dabai nenodara. Bet ir, protams, piejūra abu un tam līdzīgi. Un lai mēs saprastu, kas īsti nodara kaitējumu dabai un kas savukārt būtu uzskatāms par tādu jau tuvu ideālam situāciju, mēs uzdevam šo jautājumu lielai dabazinātnieku komandai, kas ir kopā vairāk kā 30 cilvēki, no tiem vairāk kā 20 zinātņu doktori, 4 profesori universitāšu. Tad milzīgs tāds zinātnieku kopums, kuri iedeva savu vērtējumu. Un tas, kas izraisa, manuprāt, tādu neizpratni, ka tas, kur mums parādās šīs labvēlīgās darbības, tā būtībā ir 10 no 10 punktiem pēc atzīme tabulas. Ja? Tad nozare, kur šobrīd ir nesekmīgajos, ļoti satraukti skatās uz to, kas ir jābūt, lai būtu teicamnieks. Tad jautājums, kur jūs bijāt līdz šim, kāpēc jums šīs vēlmes neradās agrāk? Neviens nespiež kļūt par šādiem, bet bankām ir jāvērtē riski un jāspēj segmentēt šos klientus. Savukārt tie uzņēmumi, kuri tiek pāri šim negatīvo darbību vērtējumam, tie jau ir labāki nekā pēc esošās metodikas. Un faktiski tā ir liela daļa uzņēmumu. Un tas, ko pašas bankas ir teikušas, šīs vadlīnijas jau sākot izmantot, ka tas ļauj atrast labākus, zaļākus uzņēmējus šajās negatīvi novērtētajās nozarēs, kas nozīmē faktiski, mēs veicinām kreditēšanu, mēs palīdzam bankām daudz atvērtāk skatīties uz nozari, kura pēc definīcijas ir novērtēta kā tāda ar augstu risku pakāpi, ja mēs runājam par ilgtspējas riskiem. Un, protams, ka, kā spriežot pēc dažu politiķu video, kādam ir radies iespējas, ka turpmāk finanšu sistēma, kas ir privāti uzņēmumu bankas, ka turpmāk finanšu sistēma nodarbosies ar dabas daudzveidības aizsardzību un ka visi kredīti mums balstīts dabas daudzveidības apsvērumiem. Fantastiska tāda iztēle ir bijusi cilvēkam, kas nāk šīm domām, nekautrējās taisīt video šādām blēņām, bet es jums varu nomierināt, bankas joprojām skatās tomēr uz biznesu, bankas joprojām skatās, kur var nopelnīt naudu, un šis ir tikai viens no daudziem riskiem, kurus vērtē bankas, tā skaitā kredīta risku, tā skaitā oglekļa riskus, par kuriem nekādēļ arī neviens neuztraucās, bet viņi ir, manuprāt, jau krietni lielāki un materiālāki nozarēs daudzās. Līdz ar to mēs esam palīdzējuši bankām ar zinātnieku palīdzību. Latvijas bankas pienesums tur ir tikai, organizatorisks. Mēs esam palīdzējuši precīzi saprast, kur no zinātniskā, no ekspertu viedokļa ir šīs lielākas un mazākas ietekmes. Tā ir absolūti izolēta metode no tā, ko saka politika, ko saka Eiropas Savienība, ko saka Latvijas valdība. Jo jāsaprot, ka Latvijas un vispār starptautiskā finanšu sistēmā ir pilnīgi vienalga, ko saka politika. Naudai ir savi likumi, un ja tev ir reāli iespēja, radīt problēmu, ja tev ir reāls risks, tad ir vienalga, vai šis risks izriet no politikas vai neizriet no politikas.
nauda rēķina to pilnīgi savādāk. Ja? Un tāpēc arī tie pārmetumi, ka mēs kaut ko neesam pamanījuši no Eiropas Savienības politikas, finanšu sistēmai nav nekas jāpamana no Eiropas Savienības politikas. Ir jautājums par to, cik droši tiek ieguldīti līdzekļi, un tā ir atbildība par noguldītāju naudu, kas ir no citas puses, nevis no tā, ka kāds grib to kredītu vai negrib. Tāpēc vajag tā krietni nomierināties un paskatīties uz šo procesu, teiksim, kādā kontekstā viņš iekrīt, nevis lasīt tabulu, tas kādu tur tajā brīdī satrauktais prāts mēģina nolasīt. Un arī tas, ka teiksim, cilvēki daudz ir sākuši stāstīt par to, kas tas ir, vispār neuzdodot jautājumu. Nevienu jautājumu Latvijas bankai, kas tas tāds bija, ko jūs par to domājat. Man uzaicināja tikai Losps. Lospams viss izstāstīja. Pārējiem ir viedoklis. Ļoti interesants, pilnīgi atrauts no realitātes. Un vienam pat nenāk vēlme pirms tam paprasīt Latvijas bankai, kas tas bija. Tad, kā saka, mēs neuzņemamies ne mazāk atbildību par tām fantāzijām, ko cilvēki pauduši, bet mēs esam brīvā valstī, katrs var stāstīt, ko vien ienāk prātā. Paldies. Mazliet mēs tagad pakavēsimies lāsmu. Es zinu, bija vēl otra daļa tavam jautājumam, pie tās mēs vēl atgriezīsimies. Ja? Bet mēs pakavēsimies vēl pie šīs ekonomiskajiem aspektiem. Un arī jautājums varbūt tagad Mārtiņam. Ja drīkst uz tu, ja? Pierod. Kā šīs, teiksim, mums arī uzlikām vienu slaidu no Eiropas komisijas pētījumu par to patērējošo ražošo nozaru pakļautību pašiem dabas, respektīvi riskiem, kas ir saistīti ar dabas stāvokli, respektīvi, kā lauksaimniecība, mežsaimniecība patiesībā ir arī atkarīga no šiem dabas resursiem. Ko tu par to domā? Kā teiksim, izmaiņas kaut vai tajā pašā koksnes resursā vai augsnes auglībā vai citos aspektos, kā viņas ietekmē, jau varbūt tagad ietekmē pašu ražojošos nozares? Viņš atbildot uz Lāspas jautājumu, jo es 10 gadu atpakaļ, pirmās traktordienas, kad bija mums teltī, mēs vēl kāds organizēja telti, un Kazāka kungs bija, viņš vēl nebija Latvijas bankas prezidents. Un viņam bija lieliska prezentācija tieši arī par lauksniecības tēmu, un viņš rādīja nākotni. Viņam bija tāda forša prezentācija, viņš teica, ja mēs tagad nebūsim gatavi tā nākotnē, mēs beigās maksāsim ļoti dārgi. Man tas ļoti palicis atmiņā, un Latvija, diemžēl, nav izcēlusies ar spēju baigi paskatīties uz priekšu. Jā, labāk gadījumā vai 4 gadu vēlēšanas vai 7 gadu Briseles periods, kur mēs mākam kaut kādu naudu sadalīt. Jā, un tad Kazāka kungs tad teica, jūs maksāsiet dārgu. Un es atceros, ka 90. mēs pirkām slāpekli par 40 latiem. Jā, tagad ir 460 eiro. Un tad jau viņš teica, visi šie resursi pieaugs. Jā, visu laiku jūs maksāsiet dārgāk. Es zinu, kā mēs sākām, kā mūs nomētāja ar akmeņiem, kad mēs uztaisījām semināru Jānis Kažotnieks, ka būs bezaršanas tehnoloģijas. Mums pa sātana iemiesojumiem mēram nodēvēja, ja, ka mēs teicām, būs bezaršana, būs tehnoloģijas, paskatieties tagad, kas notiek, un arī jau visās saimniecībās ir šīs tehnoloģijas. Un, ja skatos, man tas nav pārsteigums, tas, kas notiek, nemaz nav pārsteigums, sekojot līdzi. Un es arī redzu, kas ir vēl interesantāk, ka lielās ķīmijas kompānijas pasaules miljardus iegulda biotehnoloģijās. Miljardus iegulda, tad viņi atkal saprot, zemnieki ir tie atkarīgie, viņi visu laiku pirks. Ja viņi paši to nesapratīs, kā savu augsni ielabot un mežu kopt, viņi visu laiku maksās, tagad ir jāpārsēdina no vienas adats uz otru, kaut kādā veidā tas jādara. Un šī ir tā lauksaimnieku spēja paskatīties nākotnē. Es skatos, mēs mēģinājām tagad strādāt zemkopības ministrijas attīstības plānu, uzlikt vismaz 35. gadu, vismaz. Somija jau 50. gadu jau ir skaidri sapratuši, kur viņi aizies 50. gadā. Mums bija holandieši, mums ir tāds viens kooperatīvs Latvijā bija, ja, kas veidoja gādīgu fermu, viņi taisīja oglekļa pēdu. Viņi jau tad teica, un holandieši pateica, mēs vienkārši savu pienu nepārdosim, pircējs viņu atstās plauktā, ja mēs neparāsim nulli oglekļa pēdu. Pavisam vienkārši, un es tikko runāju vēl kaut kādiem zemniekiem, tirgotājiem, kad viņi saprot, ka tas pircējs ar savu maku balsos ļoti sāpīgi, ja, un ja tu paliksi ārpus plaukta, tad kur tu liksies ar savu produkciju? Ja? Un šis ir tas, ja kā lauksaimniekiem ietekmē šis, ko Lāsma jautāja, protams, ka viņš ietekmēs. Viņš ļoti ietekmēs. Un pašlaik mēs redzam, ka, diemžēl, lauksaimniecība tiek izmantot arī kā hibrīda karierots. Mēs redzam, ko Krievija dara. Viņi ir praktiski graudu audzēšanu palielinājusi līdz gāzes apjomam apmēram. Jā, tas ir hibrīda, kad ierocis, kas mums ļoti ietekmēs Latvijā visas šīs lietas, bet par Latvijas bankas pētījumu, jā, man tas nebija pašām pārsteigums, mēs par to esam strādājuši un gatavojušies. Skaidrs, ka tas liek transformēties. Jā, un cik ātri mēs transformēsimies, kādā veidā, un
Jo, ja finanšu lielās korporācijas ir izlēmušas, ka viņas grib redzēt šādas saimniecības, es domāju, tad mēs arī diskusijā varētu palaist tālāk jau aplī, ko tas nozīmē kļūt par citu veidu saimniecību. Jo es tikko no rīta biju vienā diskusijā, piemēram, par to, ka dabīgās pļavas produkts mums ir. Pircējs viņu nevar nopirkt, tāpēc, ka tas ir tik ekskluzīvs, bet tas ir labākais, kas var būt dabai, šis produkts, dabīgā pļava. Bet mēs redzam, ka visu laiku ir maksimāli lētais tas, ko mēs pērkam, un tagad Viļānu bioloģiskais piena kooperatīvs pārstāj eksistēt, tāpēc, ka pircējs kaut kādā veidā uzmet zemnieku, līdz ko es gribu šajā ietēju vidas jautājumu risināšanā ar savu ražošanu, kas kļūst dārgāk, pircējs nav spējīgs nopirkt to. Un tad ir mums jautājums, kā to nofinansēt, lai mēs to dabas plauktu dabūtu veikalā un cilvēku nopirkt viņu. Tā kā mēs esam ļoti atkarīgi no šiem resursiem, arī tīri, lai varētu savu ražošanu uzturēt. Edvards, tāds īsts komentārs varbūt par šo ir, par to par pašas sistēmas atkarību, par ražošanu nozaru atkarību no resursiem vai nav? Tas ir jautājums uz vairākām stundām, bet ir pilnīgi ir pilnīgi skaidrs, ka mēs šobrīd vēl īsti neesam iemācījušies rēķināt šīs garās ķēdes, jo mums ļoti daudzas lietas, kas līdz šim bija vienkārši fons, tagad mainoties klimatam, sarūkot dabas daudzveidībai, mēs tikai sākam pamanīt, ka tur patiesībā tas, kas agrāk likās garantēts, tas patiesībā nemaz nav. Un vienkārši es varbūt tad iedošu vienu ekosistēmas pakalpojumu, piemēram, no lauku tēmas, kas ir cieši saistīts arī ar cilvēku dzīves kvalitāti. Ja ir neveiksmīgi izmantots mēslojums un aršanas tehnoloģijas, jau šobrīd var redzēt arī daudz, kur zemgales upes vasaras otrajā pusē aizaug ne tikai ar zālēm, bet aizauga ar tādu zaļu aļģu masu, kur principā cilvēks vairs nedrīkst nemaz peldēties, viņš vienkārši tur nogrims. Un cilvēki nemaz neapzinās, ka ūdeņu aizaugšana nav dabisks process ar dabisku izcelsmi. Viņš ir dabisks process pēc savas izpausmes, ka jā, tā ir daba, kas tur izaug, bet tam tur nav jābūt. Upē jābūt tīrai no šīm zālēm, ja ūdens ir tīrs. Savukārt, kas notiek no ekonomiskās puses, iedomāsimies šo lēni plūstošo zemgales upi, kur ir pilna ar aļģu zupu. Tajā brīdī, kad iestājas lielas lietusgāzes, upe nespēja ātri aizvadīt ūdeni, jo viņa ir pilna ar to zaļo masu, un ekosistēmas pakalpojums, ko upe sniedz ūdens transportēšana, ir samazināts, un rodās ekonomiskais zaudējums lejupkādam zemniekam, kura lauki aplūst, dēļ tā, ka augšpupas pa straumu ir piesārņota upe. Šīs kopsakarības mēs tikai mācāmies saprast, bet es zinu, ka ārvalstīs jau daudz kur mēģina to sarēķināt, un arī to attīrīšanas procesu pat padarīt finansiāli loģisku, kur ir tā finansiālā interese cilvēkiem, dabūt ekosistēmu pakalpojumu atpakaļ. Tas, kas agrāk bija dabiski, šobrīd ir jāmēģina atjaunot, lai nerastos kādi, ekonomiski zaudējumi, un tā skaitā arī tā upe braucama laiva, tad, kad viņai ir brīvāk no tām zālēm. Mēs arī šogad plānojam ar vienu kompāniju braukt pa upi, un pirmais, ko mums organizatori saka, ņemiet vērā, ja jūs brauksiet augstā upē, ļoti grūti pabraukt, viņa ir aizaugusi. Ja, tā ir dzīves kvalitātes jautājums. Tā rekreācija ir dzīves kvalitātes jautājums. Un man šķiet, ka mēs bieži vien aiz nezināšanas uzskatām, normāli upe ir aizaugusi. Ja? Nē, tas nav normāli. Un tad, kad mēs mācāmies to izprast, mēs mācāmies saprast, kad var arī lielos plūdos tā upe tikt galā ar ūdeņiem, un ka tam zemniekam neaplūdīs tajā brīdī lauki, un nevajag visas upes pārvērst pa grāviem, un ka tas nav tas risinājums, jo arī grāvi tieši tāpat aizaug. Tajā brīdī parādās ļoti daudz tās loģisko secinājumu, ka tas, ko mēs saucam par kaut kādu ekosistēmu pakalpojumu, cik ļoti mēs esam ar to saistīti, tā ir patiesība. Tikai viņu ir jāmāk saprast. Un šī nezināšana, izglītības trūkums, nevēlēšanās iedziļināties rada ilūziju, ka tas nav nopietni. Es domāju, ka šī ir viena lieta, kur mums visiem ir vērts vairāk iemācīties, tāpat kā mēs arī par savu veselību patiesībā ļoti daudz ko palaižam garām gan pārtikas industrijā, gan citur. Maz komentāru, ja var. Lielisks piemērs, tas, ko tu teici, domāju, Latvijā tikai 10% līdz šim bija. Līdz šim 10% zemnieku taisīja augsnes analīzes. Un tas ir tāpat kā
ēst vitamīnus, ka tu nezini, vai tev to vitamīnu trūkst organismā. Un tā bija viena no tāda komerces kompāniju mērķiem. Maksimāli tev 7 tonu ražu garantēja, ber tikai virsū. Un zemnieki gāja tādā pavadā. Mainās, es saku, labais. Ir tiešām tagad jau pār pa 20%. Mēs redzam, zemnieki sapratuši, ka to naudu vienkārši gāz tupē iekšā ir bezjēdzīgi. Arī tur mainās ļoti taisna augstas analīzes. Un šī piesārņošanas tā lieta, viņa tiešām mainās uz labo pusi. Bet agrāk mēs bijām patiešām tur diezgan pašplūsmā, gan tāpēc, ka bija ļoti lēti tie mēslošanas līdzekļi. Bet tomēr mēs kaut kā atcēlām to mērķi, vai gribam atcelt to mērķi, sasniegt labvēlīgu ūdeņu ekoloģisko stāvokli, vai negribam. Kaut kā mūsu valsts skatījumā ministrs kabinets uz to. Bet es pagaidām lūkšu uz to vēl nereaģēt. Jā, tad arī kaut ko. Jā, es tieši gribēju, Laura, beidzot vērsties pie tevis. Cilvēki veči visu laiku runā, un tas galīgi nav labi un neizskatās labi. Parasti es ļoti daudz runāju, es šodien klausos, ievēroju dialogu nosacījumus. Jā, tātad mēs nonākam pie tā, ko Edvards minēja, ko Mārtiņš minēja, ka ir ļoti gana daudz zināšanu vajag, lai šos faktorus ņemtu vērā, tagad ir jāpieņem lēmumi ministru kabinetā vai saimā. Ja? Mums ir atkal vēlēšanas tūlīt būs, un par šo diezgan daudz es pieļauju, ka politiķi nedomā. Vai mēs spējam tos lēmumus pieņemot valstī, vai mēs spējam, vai ir kaut kāds, labi, es teikšu, mēs nespējam, vai ir kaut kāds veids, kā mēs varētu uzlabot šo spēju pamatoti novērtēt šos ekosistēmu nodrošinātos labumus? Jā, paldies par jautājumu. Beidzot man doto vārdu. Es tomēr reflektēšu mazliet, atbildot uz šo jautājumu, reflektēšu arī par jau iepriekš pieminēto, un šeit es pirmkārt sākšu, kā mēs varam mainīt. Mainīt mēs varam sākt ar izglītošanu, un tas lielā mērā ar kopīgu izglītošanu. Un tas lielā mērā saskana ar to, ko Cimermaņa kungs teica par to piemēru ar to kāmīti tur Paļavā, vai kur viņš tur apdraudēja, vai bija apdraudēts. Mums trūkst tajās fundamentālajās abās pusēs, ekonomikas pusē, uzņēmējdarbības pusē un dabas aizsardzības pusē, izpratnes par otras puses bažām un vispār arī kaut kādām, kaut kādām pamatdarbībām, pamatrīcībām, pamatzināšanām, kāpēc kāda procesa notiek un kur ir tā savstarpējā procesa korelācija. Arī tas, ko Kušnera kungs minēja par riskiem un savstarpējo atkarību, jo tā ir savstarpējā atkarība, mēs runājam par savstarpēju atkarību. Un līdz ar to mēs šobrīd arī aktīvi arī pie tā strādājam, lai meklētu veidu, kā mēs pirmkārt veidojam kaut kādas kopīgas izglītības programmas, jo tas ir ļoti svarīgi. Tas nesākās tikai ar to, ka mēs visus sasēdinām pie galda īslaicīgi, jo to var atrisināt konkrētu lietu, jā, īslaicīgi es piekrītu, bet vai tas rada pamatu un to tālāko domāšanu, to ilgtermiņu pieeju. Un pavisam nesen, vēl pagājušajā mēnesī, es arī tikos ar Latvijas Universitātes rektoru Gundaru Bērziņu, un mēs kā reiz diskutējām par to, kā mēs varētu veidot šādu programmu. Jo skaidrs, ka Latvijas Universitāte ir lielākais, šajā gadījumā mūsu arī augstākās izglītības centrs. Un arī ar praktiskām iespējām arī kaut ko parādīt dabā, jo viens ir, ka mēs arī kaut kādas zināšanas gūstam, un tā mums arī viena tāda liela problēma. Mēs īstenībā daudz runājam par procesiem, kurus mēs nemaz neesam redzējuši, nemaz neesam bijuši klāt un sapratuši, kā veidojās, tostarp arī pieminētās dažādi veidi tehnoloģijas, kā viņas attīstās, kā patiesībā sakot, tā ietekme var mainīties pēc tās tehnoloģijas izmantošanas. Mums trūkst tas, ko atbildot uz tavu jautājumu. Es ļoti ceru, ka Nacionālais dabas atjaunošanas plāns mums ļaus ilgtermiņā tomēr novērtēt, un šogad viņš ir drafta versijā jāiesniedz Eiropas komisijai. Šobrīd viņš tika skaņots arī, protams, ka ir dažādi viedokļi, bet tā ir tā ceļa kārta un tie mērķi, kas ir arī izmērāmi. Jo es esmu attīstības plānotājs, es nevaru šeit atteikties no objektivitātes un arī no kaut kādas salīdzināmības, un dati ir vajadzīgi, un arī tie mērķi ir vajadzīgi skaitliski izmērām un noteiktā laika dimensijā. Un mēs varam skatīties gan īstermiņā, gan arī ilgtermiņā, bet ar ilgtermiņu šobrīd ir ļoti sarežģīti kopumā pasaulē. Nesen, es domāju,
ja kāds klausījās mūsu valsts prezidenta interviju pie Dombura, tur bija arī prezidents reflektējusi to, ka ilgtermiņas jau var vērtēt kā halucinācijas zināmā mērā, jo mēs šobrīd nevaram vairs prognozēt, vai tas tiešām tā būs. Mēs varam runāt par tām lietām, bet nevaram prognozēt. Jo prognožu spēja mums ir mazinājusies. Līdz ar to mums vēl vairāk arī jāsāk domāt par to, kā mēs arī vērtējam riskus. Riskus par to, ja mēs nedaram, cik tas mums izmaksā. Un riski jau sāk parādīties reāli praktiski. Klimata pārmaiņas, vai tiešām vēl ir jautājums, vai tās notiek? Tas mans retoriskais jautājums. Un es domāju, ka te mēs arī sākam arī mainīt to pieeju, ko nozīmē mēs pieskāries arī tiem skaitļiem, pilnīgi aizliegt saimnieciskā darbība vai nav aizliegt, vai cik aizliegt un tā. Es tev arī gribētu reflektēt, jo dabas aizsardzības pārvalde nav tikai tas, kas kopumā īsteno, palīdz plānot, ir kā politikas īstenotājs, bet zināmā mērā arī palīdz plānot politiku dabas aizsardzības jomā, bet arī praktiski nodarbojās ar apsaimniekošanu. Mēs esam tie, kuri apsaimnieko visus faktiski nacionālos parkus un dabas rezervātus un ne tikai. Un faktiski mēs, te es gribētu arī mazliet to iezīmēt kontekstā ar to, ka pašmērķis, tev bija tas slaids par teritoriju, cik mums ir aizsargājumās dabas teritorijas kopumā Latvijā un cik mēs tur izskatāmies salīdzinoši ar citām valstīm. Ja mums ir pašmērķis veidot aizsargājumās teritorijas, bet mēs nenodrošinam tālāk šo aizsargājumo teritoriju mērķu sasniegšanu, es nesen pirms dažām nedēļām biju vienā tādā mūsu arī apsaimniekošanā esošā objektā Gudiniekos, tur ir džungļi. Tur vairs tālu nav no tā, kāds bija gan mērķis tam teritorijas izveidei, gan faktiski arī tā apsaimniekošana reāli nav notikusi, jo nav bijuši tam resursi. Līdz ar to ir svarīgi, ka tas nevis tiek veidots tā kā no uzspiesti, mums ir jāsaprot, cik mēs varam atļauties. Un tas ir vienmēr tāds sabalansētības jautājums, jo mēs šobrīd nevaram atļauties tik daudz, cik varbūt mēs gribam un cik mums vajadzētu. Un, pirmkārt, un ir jādrošina arī jāsadala, cik tas spēju nodrošināt arī to atbalstu un to finansējumu ir gan valsts pusē, gan arī privātā pusē. Bet tas, ko mums ir jāstimulē, un es redzu tur vislielāko ieguvumu, ir tur, kur jau ir cilvēki, kuri tiešām saprot, un mums ir arī daudz cilvēku, kur brīvprātīgi ir gatavi iesaistīties dabas aizsardzībā, un to jau dara šobrīd. Un, faktiski droši vien, ka mums ir jākoncentrējās lielā mērā šobrīd, jo mēs nevaram atļauties vairāk koncentrēties uz tiem, kuri tiešām to saprot vairāk šīs dimensijas un to ieguvumu. Bet ir svarīgi, lai ir arī, kā saka, nav tikai, mēs runājam par vides prasībām, tā sanāk, ka man iepriekšējā darba vieta bija valsts vides dienas, un es neteiktu, ka tik viss rožaini mums ir ar to piesārņojumu vidē. Tostarp par upju aizaugšanu, jo upes aizaug tāpēc, kad ir noteiktas ķīmiskas vielas, veidojās vairāk, nekā tām ir nepieciešams būt šajās ūdens tilpēs. Un tas ir lielā mērā tāds jautājums, ka mēs tiešām veicam ar kaut kādu saimniecisko darbību arī tās tālākās ietekmes izvērtējumu. Vai mēs skatāmies tikai uz sava lauka robežām? Mēs bieži vien arī mūsu valstī, man liekas, viena no problēmām ir, ka mēs skatāmies uz administratīvām tādām svītrās sazīmētām robežām, bet mēs neskatāmies tādu plašākā dimensijā to kopējo ietekmi. Un man liekas, ka vēl viens lieta, mēs runājam par ekosistēmu pakalpojumiem, tas, pie kā mēs arī aktīvi strādājam, ir pie aputeksnētāju tēmas, kā šo te jautājumu uzlabot, vispār kā novērtēt kopumā. Un tur ieguvumi un risku mazināšana ir lauksaimniekiem. Ļoti skaidrs, ka tas parāda arī produktivitāti. Ja nebūs aputeksnētāji, droši vien, ka daļa arī no ražas nebūs pietiekami augstā kvalitātē. To mēs redzam katru gadu, ka mums ir problēmas ar ražas kvalitāti. Un to ietekmē arī klimatiskie apstākļi. Līdz ar to tas riska nodrošinājums viņš ir ļoti kritiski nepieciešams. Un ir jomas, droši vien, kur to var saredzēt, to iegumu vairāk. Jautājums ir, vai mēs varam viņus arī prioritizēt, jo resursu mums vienmēr būs ierobežota apmērā pieeja. Tur mums ir ļoti gudriem jābūt komunicējot. Ja? Varbūt ir citam kāds komentārs, kā mēs varam, ja jums būtu vienā minūtē jāpārliecina finanšu ministrs, palielināt finansējumu dabai, labi, varbūt šie nav gluži tādi labākie politiskie apstākļi, lai par to runātu. Ko jūs darītu, uz ko jūs liktu uzsvaru? Labi, liksim varbūt nevienā minūtē, 10 minūtēs. Pieminēt Latvijas universitāti, man liekas, tas, kur arī Edvards ir teicis, vienā mūsu zemnieku sajietā 3 zīles. Man liekas, tā ir sabiedrības veselības jautājums. Reāli tas ir izmērams. Ja? Tā lauksaimniecība vide
arī visa rekreācija, tā ir milzīgs iegūms ekonomiskā ziņā, ja mēs būtu veselīga sabiedrība. Ja, ko mēs iegūtu caur pārtiku, caur atpūtu, caur dzīves telpu, ja, un galvenais sadarbību savstarpējo. Ja, tas, man liekas, Latvijā ir vēl tāds resurss, kas grūti to aptvert, bet man liekas, tam ir mega potenciāls. Tie politiķi klausīsies tajos skaitļos. Mēs teiksim, tagad aiziesim pastāstīt, vai mums jāved viņu uz upēm, uz aizaugušām upēm, vai kas mums ir jādara. Tas ir jautājums uz stundu, jā, bet īstenībā man liekas, tā klausīšanās politiķi ir jautājums, ko mēs paši darām. Ja, politiķus mēs ievēlam, tāpēc, ka mēs paši kaut kādā veidā spogulis esam. Ja? Un tas spogulis ir tādā veidā, ja mēs būsim visi tādā veidā, ka mēs esam par vienu tēmu, tad arī politiķi būs tādi paši. Gati, tu paņēmi mikrofonu. Jā, es bišķi padomāju par šo jautājumu. Jautājumi iepriekš bija atsūtīti. Jautājums, jā, tas ļoti, ļoti labs. Būtībā Kušner kungs pirms kaut kādiem pāris jautājumiem jau skāra tēmu. Vadlīniju sagatavošanā ir piedalījušies 30 Latvijas vadošie zinātnieki no visām jomām. Tā skaitā droši vien ekonomikas, vides, dabas un vēl no nezinu kādām. Bet kaut kāda nozare, kaut kādas nozares pārstāvji saka, ka tās ir muļķības, buļļa sūdi, citā valodā izsakoties. Tas ir viens no lielajiem izaicinājumiem. Pirmais, vai mēs tādā politikas lēmumu pieņemšanas līmenī varam atrast informācijas avotu, informāciju, kurai mēs uzticamies visas puses, abas puses, gan resursu izmantojošā puse, gan vides aizsardzības puse, gan arī varbūt vēl riski un ekonomisti. Tas šobrīd man tā šķiet ir, tas ir globāls process, nav ticības zinātnei kopumā. Mēs esam turpatās. Nav spējas dzirdēt, saprast, pat speciālisti sagatavot informāciju par kaut kādu tēmu. Vēl pakārtota tēma būtu, vai visi pētījumi ir uzskatāmi par objektīviem un tā tālāk, to nevērsim vaļā. Bet jā, tas viens no lielajiem izaicinājumiem, lai mēs varētu spēt pieņemt lēmumus tālredzīgus, tālāk par tiem pašiem 4 gadiem un tā tālāk, ir jābūt spējai dzirdēt, saprast, uzticēties, sniegtai informācijai, ar ko man šķiet ir liels problēmas. Paldies. Es varu tikai piekrist. Vilciņa kungs, vai jūs savā mežā varētu pārliecināt finanšu ministru, varbūt ne pašreizējo, varbūt arī pašreizējo, draudzīgāk dabai saimniekot? Pašreizējo droši vien būs diezgan grūti. Bet iepriekšējā man šķiet, nekādas tīšas problēmas nebūtu. Tagad es varētu teikt tā, cik Latvijas valsts budžets varēja atļauties, tik arī mēģina atstāt. Vairāk nevajag, būs labi. Bet no Eiropas mēģina kaut ko izspiest. Apmēram tādā būtu kopējā nostāja man. Okay, paldies. Pie tās tēmas mēs stūlīt arī ķersimies klāt. Es saprotu, ka Edvardam vēl ir komentārs. Mana versija būtu bišķi savādāka. Es finanšu ministram pateiktu, ka mainot politiku un paskatoties, kā to dara tādas valsts kā Lielbritānija, var neko nelikt klāt no valsts budžeta, bet piesaistīt iespaidīgs privātā sektora līdzekļus dabas aizsardzībai. Un tam ir reāls iestrādes, reāli procesi notiek. Un es esmu daudzkārt redzējis, kāds Lielbritānijā notiek un ticies ar tiem investoriem un tām to domāšanu saprats. Faktiski cilvēki 100 miljoni jau šobrīd fondus liek iekšā dabas aizsardzībai, ja ir ideja, kā to pārvērst peļņā, un izrādās, ka to var izdarīt. Bet tur ir vieta valsts politikai. Līdz ar to mana ziņa finanšu ministram būtu, tu vari neizdarīt, netērēt lielu naudu no budžeta, bet tu vari dabūt rezultātu jomā, kurā pēc Eirobarometra aptaujām Latvijas 93% iedzīvotāji uzskata dabas aizsardzību par svarīgu jautājumu. Līdz ar to tu vari nopelnīt punktus, būdams misters nē, bet izdarot vienkārši citas politiskas darbības. Vai tu runā par dabas kredītiem? Vai, jā. Es runāju par dažādām sistēmām. Būtībā mēs varam runāt Britu gadījumā par 2 blokiem. Viens ir vienkārši komerciāls investīcijas dabas aizsardzībā, kur
atrod loģiku starp ekosistēmu pakalpojumu un kādu, kuram tas ir svarīgi. Un tas tiek monetizēts. Un otrs ir dabas kredīti un citas kredīta sistēmas, kur ir viens interesants uzņēmums, pieņemsim tāds Oxygen Conservation, kur ir apvienojušies privāti investori. Viņa kopējais portfels ir ap 20,000 hektāru šobrīd Britu zemes, un viņi kompleksi izmanto gan Britu valdības noteiktos neto dabas kredītus, kas izriet no pienākuma katram nekustamā īpašuma attīstītājiem panākt 110% dabas daudzveidības rezultātu, kur ir vai nu tu izdari brīnumu uz vietas, un kas dažkārt ir iespējams, vai nu tu nopērc kredītu no kāda, kurš viņu tirgo, bet viņi liek kopā dabas kredītus, oglekļa kredītus, ekotūrismu pakalpojumus, būtībā kompleksi monetizē šo dabas vērtību, un viņa portfels šobrīd ir 400 miljonu vērtībā, viņa tēmē uz miljardu. Tas ir mārciņas eiro, tad bišķi vairāk. Un to var izdarīt, ja tev ir attiecīgi, piemēram, vienā daļā šo kredītu, tev ir valsts politika, pārējie ir brīvprātīgie kredīti, un tu māki salikt dažādas lietas. Mums dažkārt ir tā problēma, ka mēs sakām, šodien mēs runāsim tikai par oglekli. Ko mēs darām ar oglekļa kredītiem? Citreiz mēs sanākam šādā kompānijā, sakām, tagad parunāsim par dabas aizsardzību. Dabas aizsardzība izolēta. Dabas aizsardzība iet kopā ar rekreāciju, dabas aizsardzība iet kopā ar oglekļu uzkrāšanu, ar visām pārējām lietām. Mākot salikt kopā, es varu pateikt vien tikai finanšu pasauli māk pārvērst vērtspapīros vislielākos brīnumus. Kalifornijā vaļus tirgo kā vērtspapīrus. Otrs, naudas ir daudz, un zaļajā virzienā ir lieli investori, kas gan personīgi apsvērumu dēļ, gan biznesa apsvērumu dēļ ir gatavi likt iekšā ļoti lielas naudas. Bet tad attiecīgi tas, ko cilvēki sagaida finansiālo atdevi, un izrādās, vismaz Britu pieredze parāda, ka to ir iespējams izdarīt, un nevis pārdodot kā mīti, ja? Bet ka to var izdarīt pilnīgi loģiskā veidā, kas atkal ir saistīts gan ar zināšanām, gan ar finanšu inženieriju. Man bija ļoti interesanti vērot, kad es redzu vienā auditorijā runā ekologi, kuri strādā finanšu uzņēmumos un kuri pakoto un rada tos produktus, kad kā viņi ir izmainījuši savu domāšanu, iemācījušies saprast šo tiltu starp dažādām nozarēm, un ka tas reāli jau notiek. Tas nozīmē, mēs varam arī to darīt Latvijā. Kā es minēju, tad dabai ir valsts noteikts vērtēšanas sistēma, kura pārvēršas kredītos. Katrai teritorijai ir noteikts kredīta, sākotnējais fonds, piemēram, tā ir kaut kāda pusdegradēta pļava, viņai tātad ir diezgan zems dabas kredīta daudzums, un tev uzdevums ir dabūt pa 10% vairāk pēc tam, kad tu būsi uzbūvējis virsū lielveikalu. Tu vari vienā galā uztaisīt dabīgo pļavu, kas ir krietni vērtīgāk par to, kas tur pirms tam bija. Tu vari uztaisīt kaut kādu upes posmu, kas tur garām iet, sakārtot. Tev uzreiz ieskaitās pēc standarta metodikas, ko valsts ir uztaisījusi. Tev ieskaitās noteikts kredīta daudzums un skaties, vai tev pietiek. Ja tev nepietiek, tu piepērsi. Tu piepērsi no kāda, kurš savā zemē veids dabai draudzīgu saimniekošanu un ražo tos kredītus. Tātad vai nu tas ir mežkops, vai tas ir bioloģiskais lauksaimnieks ar dabiskajām pļavām, vai tās ir vienkārši kaut kādas krūmāja teritorijas Skotijā, kur attīstās ekotūrisms un kur tu vienkārši ļauj tam krūmājam attīstīties, kā viņam dabiski vajag. Un caur šo valsts radīto standarta aprēķina sistēmu tu ģenerē noteiktu kredītu daudzumu. Un līdz ar to vieni, kuriem vajag, apmainās ar otriem, kuri rada, un beigās tev ir milzīgs sabiedriskais labums iegūts. Un tev apakšā ir skaidra finanšu sistēma, kā tu spēj vairot dabas daudzveidību valstī, būtībā neiesaistot valsts līdzekļus. Protams, var teikt, jā, bet tam, kurš tagad attīsta nekustamais īpašums, ir jāmaksā vai kaut kā citu projektu. Viņiem ir jāmaksā vairāk. Bet būtībā jau tas ir tas pats, kas, tu nopērc vecu mūžu, un tu nevari viņu vienkārši putekļos nolipināt vai nodedzināt. Tev ir jāievēro tā vērtība, tev jāvairo, kas ir šis kultūrvēsturiskais objekts. Ja mēs saprotam, ka arī daba ir tas pats labums sabiedriskais, ja, kā tas izriet pat no Eiropas tiesu prakses šobrīd skaidri pateikts, tad mēs šo labumu vairojot, nevis uzliekam slogu, bet mēs izdarām kaut ko foršu priekš mums visiem. Tad mēs nonākam pie tā trešā lielā jautājuma, kam jāmaksā par dabu, vai par dabas aizsardzību, vai dabas atjaunošanu, un kur raut naudu. Ja? Edvards iezīmēja tādu ļoti lielu procesu Eiropas Savienībā, kas ir sācies, vai es nezinu, cik viņš ir liels, bet Eiropas komisija ir
šobrīd ļoti aktīvi strādā pie tā, lai izstrādātu tādas dabas kredītu sistēmu. Vai vismaz vadlīnijas. Arī Latvija ir sagatavojusi vides ministrija, mums pat sēž vides ministrija zālē, vai vismaz sēdēja, atvainojos, viedās administrācijas ministrija, vairs nesēž. Par to, kā šādu sistēmu varētu mēģināt ieviest, vai brīvprātīgi, vai obligātu, bet viņai ir arī ļoti daudz kritikas no vides organizācijām par to, kad šāda sistēma varētu būt arī tāda atmazgāšanās, ja mēs kaut kur nocērtam augstvērtīgu mežu vienā vietā un tad kaut ko tur mazliet paķibinām dabai citā vietā un jūtamies baigi labi. Bet varbūt, ka tas arī sanāks. Varbūt ir tā, kā Edvards stāsta. Kā jūs vērtējat, teiksim, Laura, Mārtiņ, kā jūs vērtējat arī pārējie esošos mehānismus, teiksim, dabas finansēšanā un dažādu Eiropas fondu atbalstu, vai tie ir pietiekami? Un arī, beigās, kam būtu jāmaksā par šo, ja? Vai mēs paļaujamies uz šo te sistēmu, teiksim, pārējiem uz šo pieeju, ka mēs varam padarīt investīcijas dabā seksīgas un no tā neradīsies kaut kāds vēl cits kaitējums. Vai tomēr mums ir jāsaglabā arī publiskie līdzekļi, jāpalielina vai vismaz jāsaglabā esošais līmenis ar publiskajiem līdzekļiem, nodokļu maksātāju naudām, Eiropas vai Latvijas? Daudzšķautņains jautājums. Runājot par fondiem un līdzinējo praksi, tur ir parādīt to grafiku, kur mēs esam valsts budžeta izdevuma daļā dabas aizsardzībai. Tas ir vidēji. Tas nozīmē, ka dabas aizsardzība ir vēl mazāks cipars. Tad vēl mazāks cipars, jā. Mūsu iestādei 55% budžeta veido ārējais finansējums. Tas ir dažādi veidi piesaistītais fondu finansējums, kur mums ir LIFE programma, tātad vides programma, mums ir šobrīd arī kohēzija, ir aktīvi uzsākusi darbību. Līdz šim, un, protams, ir arī valsts budžeta daļa. Bet, kā es minēju, mums ir arī tās dažādas funkcijas, kas mums ir jārealizē par to finansējumu. Daļa no tām ir arī apsaimniekošanas funkcijas. Un tur, diemžēl, tas finansējums objektīvi ir mazs. Tas, ko mēs darām, mēs negaidām brīnumus. Es atnācu uz savu iestādi pagājušajā gadā. Es nesēžu un negaidu brīnumu, ka pēkšņi notiks tas, ka mums iedos vairāk finansējumu, tagad mēs varēsim te atrotīt rokas un piedurknes un iet aktīvi un daudz vairāk kaut ko darīt. Mēs sākam skatīties, jā, kredīti ir diskusija objekts, un joprojām mēs nesaprotam, kādā veidā mēs šo sistēmu ieviesīsim. Un tas viens no riskiem ir tas jautājums, tādā tīri arī atbildības līmenī, kas būs tie kreditētāji, kas būs tie uzņēmumi, kuriem būs tā interese šos kredītus iegādāties, un vai tie nebūs uzņēmumi, kas kaut kur citur pasaulē dara kaut ko sliktu. Tas nav vienmēr saistīts tikai ar nacionālā līmeņa tādu jautājumu. Tā ir daudz plašāka mēroga tēma, un noteikti vienmēr būs labi, un vienmēr būs tādi, kuri meklēs izdevīgumu, maksimāli kaut ko arī ieņemt tajā pozitīvākajā virzienā. Un līdz ar to es domāju, ka runājot par kredītiem, mums ir jāskatās vairāk tādā pilotu veidā. Sākotnēji tur ir arī pieminētais varam izstrādātais izvērtējums, faktiski situācijas novērtējums paredz arī vairākus scenārijus. Un manā skatījumā mums būtu jāsāk ar pirmo, kas ļautu mums arī kaut kādā ziņā saprast un uzticēties sistēmai. Jo man liekas, ka viena no mūsu problēmām vispār kopumā ir kā sabiedrībai, ka mēs daudziem procesiem neusticamies, un tāpēc mums ir vajadzīgi kaut kādi pierādījumi tam, lai mēs šo uzticības kredītu saņemtu. Mēs runājam par kredītiem, arī tas uzticības kredīts ir jāsaņem. Ka tā sistēma funkcionēs, nevis mēs uzveidojam uzreiz visu sistēmu, un pēc tam sākam domāt, kā mēs viņu ieviesīsim. Tā mums arī gadās valstī. Mēs tā kā pasakam, viss tagad būs ar nākamo dienu vai ar gadu šādi, bet neesam izdomājuši, kā mēs līdz tai sistēmai kopumā nonāksim. Tāpēc ar praksi un arī ar kaut kādām kļūdām un kļūdu pārvarēšanu mēs varam izveidot daudz labāku sistēmu. Tā ir mana tāda personīgā izpratne par to, kā būtu tam jāiet uz to. Par finansējumu, jā, mēs skatāmies arī tas, ko es teicu, mēs nesēžam un negaidam, mēs domājam par to, kā mēs arī varam runāt par jautājumiem, kas nav sabiedrībai īpaši patīkami un arī izprotami, vai tad daba vispār ir bez maksas.
Un te mēs esam, skatījāmies, ko mēs varam darīt, jo mums ir iespējas iegūt arī kā iestādēm maksas pakalpojumus, mums ir reāli iespējas, ieņemt par kaut kādām lietām, un, protams, ka mēs to varam darīt par pakalpojumiem, kurus mēs tieši sniedzam. Un mūsu gadījumā mēs nodrošinam arī dabas turisma infrastruktūru, un dabas izglītības pakalpojumi ir arī viena no mūsu komponentiem vai darbības jomām, ko mēs sniedzam. Un, ar nākamo gadu mēs sāksim par lielajiem pasākumiem īpaši aizsargājumās dabas teritorijās arī ieņemt maksu, kas ir normāla praksa citviet. Un mēs esam viena no pēdējiem, kur par šo jautājumu domā. Un tas bija iepriekš diskusija jautājums. Un šajā gadījumā man jāsaka paldies manam iepriekšējam ministram Raimondam Čudram, kurš pieņēma šo lēmumu un apstiprināja mūsu maksas pakalpojumu centrā un šo pakalpojumu. Mēs sāksim testēt nākamo gadu. Mēs arī devām sagatavošanās laiku. Mēs domājam arī par to, kā padarīt pievilcīgu, sabiedrības iesaisti un skatāmies ziedojumu virzienā. Mēs arī testējām pagājušajā gadā lielā mērā tādā praktiskā veidā sabiedrības gatavību ziedot par to, ka viņi uzturās un ieiet nacionālajos parkos un dabas infrastruktūru izmanto. Un, mēs skatāmies, ka šis būtu viens no virzieniem. Un tas, ko mēs sapratām, ka lielākā daļa sabiedrības īstenībā ir gatava ziedot, un tās summas nemaz nav tik mazas. Un mēs varam palielināt savus ieņēmumus diezgan būtiski arī ar šo ziedojumu palīdzību, kas nav obligāts, bet tas ir iespējams. Un man liekas, ka īstenībā mums daudz viet ir arī tā domāšana par to, kad, vai visam ir jābūt bez maksas. Ko nozīmē bez maksas? Man ir jāiegulda finansējums tā infrastruktūras uzturēšanā, atjaunošanā, drošības nodrošināšanā, lai arī iedzīvotāji, kur izmanto šo infrastruktūru, lai viņiem tas arī ir droši. Un tad mēs runājam par finansējumu. Jā, mums ir šīs programmas no Eiropas bijušas. Tas, ko es teicu sākumā, tās rīcības ir bijušas ļoti sadrumstalotas. Mums nav bijis skaidrs, ja mēs runājam par ekosistēmu pakalpojumiem, tas, ko es teicu, ka mums nav bijis tāda vienota, kopīga ietvara, kā mēs šo finansējumu ieguldam ar vislielāko iespējamo atdevi tālāk, atpakaļ. Un tas ir tas, kas mums ir kardināli jāmaina, jo tikai tādu ilgtermiņu ar šādu atguves iespējas dimensijas ietveršanu mēs reāli varam saprast, kur tad ir tie ieņem. Un tad būs arī vieglāk pārdot arī finanšu ministram, kāpēc mums vajag to darīt. Okay. Es uzliku vienu slaidu par aptuveno iezīmēto un tātad augšā mums ir tas nepieciešamais finansējums. Runa ir par vienu konkrētu lietu, kas ir finansējums darbībām Natūra 2000 tīklos no prioritārā rīcība, tad Natūra 2000 teritorija prioritārā rīcība programma, kas ir šis periods no 2021. Līdz 2027. gadam. Un bija nepieciešams šajā periodā savākt šīm darbībām, kuras darbsaistības pārvalde bija sagatavojusi, apkopojusi, vai vides ministrija, nepateikšu precīzi, vai dabas vai vides ministrija, 814 miljonus. No tiem šobrīd šis gan ir 2024. gads, tā kā varbūt, kad mazliet labāka tā situācija ir, bet noteikti ne tāda ļoti stipri labāka. Te mums ir 250 līdz 300 miljoni savākti. Tajā pašā laikā Eiropas komisijas pasūtītie pētījumi, ja mēs gribētu īstenot visu, kas mums ir paredzēts biodaudzveidības stratēģijā, kas ir dabisku upju atjaunošana, kas ir jaunu mežu izveidi, koku stādīšana, kas ir pilsētu apzaļumošana. Visas šīs darbības vērtē, ka tas būtu vajadzīgs 1 miljards eiro gadā, arī, piemēram, Latvijā. Ja? Kopā pa visu Eiropu 38 miljardi. Atkal tas jautājums, kur raut naudu? Vai mēs tomēr sagaidītu, ka arī, piemēram, Eiropas publiskajiem līdzekļiem, piemēram, kopēja lauksaimniecības politikai būtu tas jāfinansē arī turpmāk? Vai tomēr mums ir jāiet Edvarda norādītajā virzienā uz privāto finansējumu? Jā, šī ir lampa. Varam visu padomāt savādāk ārpus rāmjiem. Man liekas, šī sistēma tāda īsti nestrādā. Vienkārši es ļoti redzu daudz fejkošanu. Vienkārši nauda, vidē nauda kā biznesa, kas arī ļoti otrgalēji bīstamība. Ka mēs kaut ko darām tikai dēļ naudas. Un tāpēc Laura ļoti pareizi pateica, kāds mērķis. Kāds ir konkrētais mērķis, ko mēs gribam sasniegt. Ja? Un zinot, ka mazā Latvija
Tas ir pats minimums. Jā, tad ko Latvijas, jo man bija viens piemērs ar Krievijas, mēs ar Somiem kopā Baltijas jūras aizsargāšanas uztaisījām projektu par kūtsmēstu apsaimniekošanu. Tur taisam mēstu krātuvus, visu, lai būtu sargāsim jūru un tam līdzīgi, tad atbrauc Krievija, un tādā laikā pirms kara 24 miljonu tonnas kūtsmēstu bez nekādām krātuvēm vienkārši uz lauka tiek izgāsti. Un tad mēs padomājam, mēs visi kopā ne tuvu nestāvam tam, ko Krievija tur vienkārši iekāž jūrā, ja? Un tad domā, tu vari kaut kā no savas puses, un tas mērķis, bet jā, par finansējumu. Man liekas, šī ir ekosistēma, kas būtu, es atļaušos pafantazēt bišķiņu. Viens, banku kredīti ir ļoti spēcīgs instruments. Ļoti, mēs pat neapjēdzam. Bet Edvards pareizi teica, tā tomēr ir biznesa. Ja? Bet ja jūs samazinātu par 2% kredītus, kad piemēram, robotizētas laukšana ganībās, dot super multiplicējušu efektu, ja tu ganībās varas izslaukt govis, tu samazini visu to slikto darba spēku patēriņu, viss, kas ir vajadzīgs, robotizētas laukšana ganībās, ko holandieši iet to ceļu. Tālāk, nākošais, ja šāds produkts tiek atzīts gādīga ferma, PVN samazināšana veikalā. Konkrēti es zinu, ka šis produkts nonāk veikalā un pircējs zina, ka viņš ir tas produkts. Banka iedeva kredītu zemniekam, piemēram, tehnoloģija, kas ir infrasarkanās pļaumašīnas, kas sargā stirniņus un putnus, ja, kad es pļaumašīna apstājās pati un nesapļauj dzīvnieks. Nenormāli dārga tehnoloģija. Tā kā tehnoloģija. Ja, bet līdz ar to tas finansējums, viņš ir kopējais. Ja, tas ir fondi, kā sēkla, bankas dod kredītus, lai tu to tehnoloģiju ieviestu. Zināšanas, protams, viss. Arī tālāk pircējs. Visi piedalās tajā schēmā. Un tad mēs visi kaut kādā veidā jūtamies atbildīgi. Es kā pircējs, ka es zinu, es pirkšu ar savu maku, es balsošu par to modeli, lai viņš būtu. Banka finansē caur savu pusi to tehnoloģisko risinājumu, jo bez investīcijām tas nav paceļams. Ja, un zemnieks arī ar fondiem vispārējo konkrētu mērķu vārdā, un tad mēram. Ja, un tie nav 5 gadu nogrieznīts vai 7 gadu. Ja, mērīt, kas notiek, piemēram, putnu indekses pļavās, vai viņš mainās, ja, vai kaut kādas citas lietas. Mārtiņ, bet par to kopējo lauksaimniecības politiku. Mums vajadzētu saglabāt to, ka, piemēram, mēs kopējā lauksaimniecības politikā, mēs no viņas finansējam, vai mums vajadzētu būt palielināt to finansējumu, vai samazināt, kas ir mežu neizciršana vai vecu mežu neizciršana. Vai jā, man liekas, par to oglekli mēs Latvijā esam visu laiku aiz bailēm, par to neesam runājuši. Tie kalkulatori ir vairāk tā kā privātas aktivitātes, bet jā, mēs to darām, tāpēc saprotam, ka tas notiek apkārt. Līdz ar to šis ogleklis, man liekas, tur ir ļoti skaidri. Ja tas ietekmē tieši sasilšanu vispārējo. Bet atkal pie tās kopējās lauksaimniecības politikas atgriežoties. Viņa ir iekšā. Viņa jau tagad ir iekšā, un mums jau jādod ir kaut kāds atskaits, ko mēs kā lauksaimnieki esam devuši tieši šai vidas. Jo ir ļoti liels vilciens. Iepriekšējais zemkopības ministrs darīja visu, ko varēja, lai iezīmētu taciņu tajā, ka KLP netiks teiksim, vairāk nebūs atbalsts tur bioloģiski vērtīgo lauksaimnieku zālāju uzturēšanai, pēc tam pats likas Jāņos smukas pļavas bildītas un stāstīja, cik pļavas ir foršas. Šis virziens parādījās arī pēdējā tajā plānā, kas bija lauksaimniecības attīstības plāns, kur parādījās sasiet ļoti stingri ienākums no hektāra ar atbalstu maksājumiem. Jā, viņi būs, un Brisele to noteikti turēs. Piemēram, mēs rēķinām tās likmes, mēs zinām, piemēram, tāpat bioloģiskā lauksaimniecība. Tas ir skaidrs virziens. Jā, arī bioloģiski vērtīgie zālāji, bet ir jābūt mērķim. Tie bioloģiskie zālāji, viņi ilgi nepastājas. Piemēram, mēs zinām, Madonāts Plūk Tējas, jūs ziniet, ir tāda kolosāla kompānija, meitenes, ko radīja, tāpēc, ka viņš šo pļauju produktu pārvērta biznesā. Tagad Plūk Tējas iet pa visu pasaulī, fantastisks vienradzes, ja, kurš ir nostartējis šīs pļavas, viņš netiek tikai nomulčētas, bet tas produkts, kas tur tiek radīts, apzināti bioloģiskās tējas, viņas tiek tirgotas tātad šī ekonomika un arī tās subsīdijas, kas ir no Eiropas fondiem, arī tur līderu programma tika iesaistīta, ja, kur tieši tēja ražotnē, tā ir kombinācija. Tas ir jākombinē, un man liekas, mūsu lielākais, Edvards, man liekas, teica, vai Laura teica, apsēsties pie viena galda dažādām pusēm. Apsēsties pie viena galda, nedomāt katram atsevišķi, bet ja mēs kopā saliksim, man liekas, tās vajadzīgās lietas tā ekosistēma jau arī mūsu starpā veidojās. Jā, mums pamazām tuvojās beigām, bet es vēl jautājums, vai jūs būtu ar mieru 10 minūtes ilgāk parunāties. Jo šī ir pēdējā diskusija, un neviens mūs prom, es saprotu, nedzen. Ja? Kamēr neizslīgs gaismas, jā. Labi, tad es redzēju, Edvard, tu gribēji reaģēt, ja? Tas, kas man drusku mulsina, kad es redzu, ka vienmēr risinājums ir paprasīt budžeta naudu, un Eiropas Savienības nauda ir tāpat mūsu nodokļu maksātāja nauda, tikai izlaist caur garāku ķēdi. Man liekas, ka te ir viena problēma. Mēs nacionalizējam zaudējumus un privatizējam peļņu. Kāds gūst ienākumus, nodarot kaitējumu dabai?
Un, tad tur mēs pasakām, viss ir ok, un tad mēs mēģinām saprast, kā visiem samesties, lai to kaitējumu samazinātu. Tādā gadījumā sakām godīgi, piemēram, kalciršu mežsaimniecība ir dabas resursa tieša eksploatācija, dabas resursa nodoklis mums pastāvnis, kādēļ viņš netiek attiecināts vispār šajā situācijā. Liekam viņu tādu, lai tas stimulētu attiecīgo politiku. Otra metode, kas ir tāda ātrāka, tāda politiski grūtāka, kas vienkārši politiski regulē, tu sāc izspiest dažādas darbības, kuras nodara skādi, un tad tev nav jāmeklē nauda, vienkārši tas kaitējums mazinās. Un tad, protams, tas, kas ir daba sāpe, kad tā teritorija viņa nokļūst mierīgajā statusā, tad viņai tomēr nemaz tik viegli nav tas sākotnējs stāvoklis, vai arī, teiksim, dabiskie procesi ir aizgājuši bišķi šķērsām, un tad jāiegulda resursi, lai savestu to kārtībā. Un tur var veidot atkal šīs finanšu inženierijas schēmas, kur es negribu, lai mani pārprot. Es pats esmu ļoti uzmanīgs tajā brīdī, kad saka, mēģinam dabu pārvērst naudā, bet es vienkārši esmu redzējis, kā tas strādā ar būtisku labumu dabai. Vienkārši tas, teiksim, reizēm cilvēks parastais ne īsti saprot, cik veikli vēdz būt finansisti, pat šķietami tādu ļoti ezotērisku tēmu pārvēršot naudā un naudas plūsmā. To var izdarīt, bet ir jābūt smadzenēm un ir jābūt tomēr vēlams valsts politikai. Līdz ar to es liktu politiku mērķtiecīgu un privātā finansējuma piesaisti kā prioritāros mērķus, lai mēs izrautos uz priekšu un beigtu valsts budžetu izmantot kā ielāpu dažu personāžu peļņas, teiksim, gūšanas procesa aizlāpīšanai. Manuprāt, tas būtu godīgāk. Tātad īsa atbilde ir vairāk tomēr virzamies tajā, tādas monetizēšanas virzienā. Vispirms valsts politika, tad parādās iespēja monetizēt un parādās iespēja samazināt to cēloni. Un tad mēs paskatāmies, kas ir palicis pāri, vai nav tā, ka vēl kaut ko nevar nekādīgi savādāk kā tikai caur valsts budžetu. Pieņemsim, dabas inspektors. Jā, bet es to uzskatu par publisko naudu. Viņš nerodās no gaisa, Eiropas Savienības budžets nav no kurienes. Mēs sākumā iemaksājam, pēc tam dabūjam apakaļ, citas valsts arī iemet to naudu, viņiem arī ir zināms priekšstats par to, kur tai naudai jāpazūd. Tāpēc tie ir publiskie līdzekļi, kas ir jau vienreiz nopelnīta nauda. Un tā iet caur pārdales sistēmu. Šī pārdales sistēma nevar būt bezgalīga. Un savukārt ir naudas plūsmas, kuras dzīvo caur biznesa loģiku, caur parasto naudas loģiku, kuras pagriežot savādāk, mēs iegūstam savādāku efektu dabā, cilvēku labklājībā, daudzos procesos. Es varu vienu īso ātro repliku. Es vienkārši, es jau valsts pārvaldē diezgan sena, bet gribētu vienkārši pateikt to repliku par to, ka tas finansējums viss ir publisks, bet tikai mēs šausmīgi sarežģījam administrēšanu, un administrēšana ir viena no dārgākajām pozīcijām. Ja mēs samazinātu administrēšanu, jūs iedomājaties, cik daudz resursu būtu pieejama pēkšņi nauda tām reālajām rīcībām. Ja nebūtu tik daudz un sarežģīti jāadministrē, tāda īsā. Bet tu domā, kādā, varbūt, ka tu vari kādu piemēru nosaukt. Ja mēs runājam par administratīvo aparātu, tad mēs zinām, cik dabas aizsardzības pārvaldē ir pēdiņās liels administratīvais aparāts. Tas ir par to, cik cilvēki sagatavo sākotnēju programmu, cik cilvēki sagatavo normatīvos aktus, cik ir iesaistīti un tērē laiku, kas ir nauda. Saskaņošanā. Pēc tam, cik cilvēki gatavo atskaites, cik cilvēki pārauga, dažādos līmeņos. Šis viss šī ir administrēšana, kas nav tā kā ieguldījums tajā gala rezultātā. Tas ir vienkārši tehniskais process. Šo procesu, jā? Man liekas, jo tas radītu to reālo finansējumu daudz lielāku. Jā, Ziedonis, ka tev ir... Jā, es domāju, ka no tiem dabas aizsardzības jomā mēs kaut kā kautrējamies visu laiku paņemt kādu eiro centu no meža izstrādātājiem. Jo manuprāt tā ir, ka to 10. tiesu, to mēs mežus nezāģējam, tad pa vidi kaut kāda daļa, kuras apsaimnieko mežu tā kā es to daru, un tad ir tā daļa, kur tu tā kārtīgi zāģē, ja? Un arī stāda, un piedāvā viņi par šo stādīšanu kopšanu no Eiropas projektiem saņem naudu. Es savukārt, kurš nenozāģējies galvam un nestādu, un ja man nav jāstāda,
man nekāda naudiņa nemaksā. Un tāpēc es uzskatu, ka ir netaisnīgi pret mani un tiem, kas līdzīgi darbojās un dara, ka no tā gala, kas ir tādi rūpīgi zāģētāji, no tiem te vajadzētu tā lēnām, cik nospriežam, cik tad, pietrūkst jums pieņemsim, tās naudiņas, tad no tā gala arī paņemiet. Mani varat atstāt bešā, es kaut kā izdzīvošu, un ja jums paliek pār, tad iedot tam dabas aizsardzībā tajā treknajā galā, tur rezervātiem un Daugavas nacionālajam parkam, vai viņiem vēl kaut kas tiek. Bet pār jau, manuprāt, vajadzētu nodot jūsu rokās. Kad jūs prastījūs izmantot to naudiņu. Un tad tai samaksai no tā zāģētāja gala būtu jābūt tādai, ka jau šobrīd, pieņemsim, puse zāģē patīro kārtīgi, tad tai cenai būtu jāaug tādai, ka pēc gada, pieņemsim, 45% tikai vairs nozāģē visu, tad 30%. Vai viņi lēnām no tās naudas tā kā atvirzītos un pārietu tajā kategorijā, kurā gluži tā kā pa skarbonu neņem. Tad Latvijā vajag elciešu nodokli? Kā jums liekas? Es domāju, ka nepārāk. Kaudzu? Es domāju, nepārāk. Šeit kas nav saistīts ar nodokļu. Šeit ir vienkārši jāskārto tā, cik tad maksā elcietis apliecinājums, cik maksā tas par hektāru vai par kubatūru vai par kaut ko tādu. Okay, tā. Okay, tātad vienalga mēs virzamies šajā nosacīti tā kā piesārņotājs maksā virziena vai dabas resursu nodokļa virziena tādā progresīvākā pieejā. Ja? Jā. Okay. Un visu, ko no viņiem atņem, tad viss dabas aizsardzības pārvaldē. Un tad sabiedriskajām organizācijām būtu mazāk darba, bet jums būtu pilns rokas un jums arī būtu nauda. Paldies. Jā. Mums ir laiks vismaz vēl diviem jautājumiem, un tad man ir īsa reklāmas pauze vēl pirms noslēgšanas jāuztaisa. Tā. Mani sauc Jānis Harko. Mans īpašums meža atrodas netālu no Ziedoņa. Pa taisno var aiziet arī pa mežu. Mans tēvs ir gājis kādreiz uz skolu Bedrkalnu. 3 replikas. Finansējums, pieminējām. Man liekas, ka joprojām nav problēmas iegūt jaunu forwarderu vai harvesteri, lai veidot tās atjaunošanas kailcirtes. Man liekas, ka tā ir. Varbūt, ka ir sarežģītāk, nezinu. Tātad joprojām finansējumu dabūnam, lai cirstu pa tīro. Tas ir viens. Savukārt atkal, man liekas, ka mazo mežu tehniku, lai taisītu kopšanas cirtes, visu laiku Eiropā dod naudu tā kā jaunoģu kopšanai, atzarošanai, stādīšanai, bet nekas tam līdzīgs kaut kādai mazai meža tehnikai, kur varētu saudzīgi kopt, lai tur, teiksim, atstātu tādas mežu, nesačakarētu, teiksim tā. Tas viens. Vakums dabas aizsardzībā. Manuprāt, ir dabas aizsardzības vakums. Ir kaut kādi reglamenti, likumi, ierobežojumi, bet kas to uzrauga? Tīri dabā. Kādreiz bija mežsargs. Pareizi? Mežsargs. Tas pats vārds. Tagad ir mežzins, bet mežsargs ietvēra jau to, ka viņš sargāja mežu. Vēl 90. gadu sākumā gāja kopšanas cirtēs un cita zīmogus virsū zeglēm. Kuru cirst, kuru necirst. To noteica mežsargs. Okay, jā, bet tas viss notiek pēc tam, kad jau ir nozāģēts, kad jau ir noticis. Šobrīd arī ir mazs piemērs. Man ir mežā atvēlēti arī biotopam, kur nedrīkst kaut ko aiztikt. Es pats arī neaiztieku. Ir purvājs. Ir papīri, kas nosaka taksatori, kā novērtēt vienu vai otru meža gabalu. Teiksim, man ir notaksēts purvājs, augs 150 gadīgas priedes, kas ir 10-15 cm lielas. Viņas, mans tēvs teica, ka viņas tikpat lielas bijuši, ka viņš maziņš bija, viņš šobrīd tādas ir. Blakus tiek kaut kā savādāk varbūt notaksēts, un viņš tiek nozāģēts. Tad jautājums. Un viņš ir ozolā iezīmēts, abi 2 gabali ir ar sarkanām strīpiņām. Tātad joprojām tās darbības, teiksim, mums ir uzskaitītas kaut kādas vērtības periodā, bet viņas samazinās noteikti. Tas ir viens. Un pēdējais, ko gribēju vēl viena replikā, tās ir izglītība, ko mēs arī pieminējām, tā ir īpašnieku izglītība. Jo vairāk īpašnieki būs izglītoti, zinās, kas ir tās viņa vērtības mežā, jo tas būs, teiksim, tikai labāk. Otrs ir jautājums, cik mēs esam meža īpašnieki kā tādi tīri procentuāli par to, jo zinām, ka daudzi ārzemju kompānijas un viss pārējās, kā viņas to dara un kā viņas rīkojās. Tas ir tas, un jā, mežā, dabā, uz vietas jāredz, kas tur notiek.
vismaz vienu gribu reflektēt atpakaļ par to. Īsi, jā, bet vienkārši bija pieminēts mežsargs un inspekcija, un ka mēs nevaram izkontrolēt. Man negribās, man kauns pat pateikt to ciparu, cik man ir inspektori. Tie ir 11. 6 vidzemē. 11. Vai 5? Pa visu Latviju. Tas daudz ko pasaka no cilvēciskā faktora, bet tas, ko mēs darām, saprotot arī, kad mainās mums tāda arī datu pieejamība, mums mainās arī iespējas kaut ko detektēt vai identificēt, izmantojot citus resursus, un tā ir tālspēte. Tas ir viens no resursiem, kas tiek attīstīts un pie kā mēs aktīvi strādājam, jo ar to arī var identificēt izmaiņas. Un tad vēl notiek arī darbs pie tā, ka var arī modelēt kaut kādas lietas, zinot datus. Bet dati kopumā ir tāda izējas pozīcija, ka mums daudz brīdi sākotnējo datu bija iztrūkums tik liels, ka mums īstenībā nebija arī viegli vai saprotams, ko mēs pārbaudam. Tāpēc tā datu uzkrāšana un tas, ko daļai arī dabas aizsardzības pārvaldē, kāpēc mūsu cilvēki iet vai tur pasūtījumi ietvaros iet un pārbauda, vai tur ir biotops vai nav biotopa un cik viņš tur ir daudz, bet tas ir, lai iegūtu šos datus. Un tas uzreiz nebūtu nenozīmē, ka neko nevarēs darīt, un tur mēs arī daudz ko mainām to pieeju, ka faktiski, ja agrāk uztvēra, ka dabas aizsardzība ir nekā nedarīšana, tad tomēr šobrīd mēs ejam jau tajā virzienā, ka mēs saprotam, ka ir arī lietas, kur ir diezgan aktīvi kaut kas jādara, lai tie dabas aizsardzības mērķi tiks sasniegti. Diskusijā tika daudz pieminēts dabas atjaunošanas plāns. Es vienkārši dabas atjaunošanas regula. Es tikai īsi pieminēšu. Mums tapa viens ziņojums. Mēs mēģinājām sarēķināt tā kā paralēli vidas varam ministrijai, cik izmaksās dabas atjaunošana 4 ekosistēmu veidiem. Protams, mums ļoti grūti gāja, mēs analizējām LIFE projektus 5 valstīs, daudzus desmitus projektu, un skaidrs, ka lēts tas pasākums nav, ja, bet tiešām ar ko salīdzina. Jo mums ļoti daudz arī ir joprojām visādas arī kaitīgas investīcijas, kaut vai subsīdijas tur dabas gāzei vai fosilējiem un tādām lietām. Tādas pavisam īsas galvenās atziņas. Tātad Latvijā varams rēķināja, veido šo dabas atjaunošanas plānu, un viņiem tiešām viegli neiet. Tas, ko mēs secinājām, kad ir svarīgi novērtēt reāli, tiešām necensties to ciparu nodabūt mākslīgi uz leju, pat ja tās naudas šobrīd nav. Jo ir tomēr svarīgi saprast, cik viņi ir vajadzīga, lai viņu varētu caur privātiem vai publiskiem veidiem tomēr piesaistīt nākotnē, jo dabas atjaunošanas plāns ir līdz 50. gadam. Un, protams, ir svarīgi būt zinātniski pamatotam tam visam, un jāatzīst, ka atjaunošanai beigu galā tā vai citādāk caur kredītiem vai caur citā veidā tomēr ir jānotiek arī privātās zemēs, un par to ir vajadzīga arī godīga atlīdzība. Un tur mēs esam, kā vidas organizācijas, tas ir viens jautājums, kur mēs esam viensprātis ar mežģiniekiem, kad meža kokrūniecības organizācijām vai lauksaimniecības organizācijām, ka šī atlīdzības sistēma ir jāsakārto, bet arī tas ir tas pats jautājums par to, kur ņemt naudu, un tas ir publiskais vai privātais. Vai dabas resursu nodoklis, kā mēs šodien iezīmējām, kas man ļoti iekrita sirdī. Lūk. Un visbeidzot mums tuvojās šis nākamais plānošanas periods, un tostarp arī CAPS, kopējā lauksaimniecības politika un citi plāni, un ir jāpastāv par pietiekamu finansējumu dabai. Neskatoties uz to, ka mums attīstās dabas kredīti un cerams, ka attīstīsies, bet bez publiskā finansējuma mēs neiztiksim. Tā bija tāda īsā reklāmas pauze. Madara, es zinu, ka tev bija viens jautājums. Jā, Naču. Nē. Paldies. Es domāju, jūs visi kopā esat strādājuši gana ilgi savā nozarē. 98. gadā visas ieinteresētās puses varēja parakstīties kopīgi zem meža politikas. Kā jūsuprāt, īsa replika, kas notika un kam ir jānotiek, lai mēs spētu atkal kaut vai tik draudzīgā festivālā kā Lampa nebūtu uz 2 dažādām skatuvēm un nerunātu katrs savā burbulī? Kam ir jānotiek, lai tā kopīgā saruna būtu? Madara.
Šobrīd viņi pārstāv sevi. Pagaidiet mirklīt, es atvainojos, vai ir kāda reflika par to pirmo jautājumu, un tad mēs pie otrā pāriesim. Ja? Mums vēl ir šis jautājums, un jūsējais, un tad gan beidzam. Ja? Man līdzīgi uz Edvarda teikto par politiku. Interesanti, man tas varbūt arī atsevišķa diskusija nākošā gada lampā. Politika parasti ir sabiedrības vēlme realizācija. Mums, man liekas, bieži Latvijā izskatās, ka politika ir kaut kas cits atrauc no mūsu balsojuma, ko mēs gribam. Jā, tas varbūt ir tas arī atbild uz to jautājumu, ja politika jau ir sabiedrības vēlme izpildījums. Bet tad jautājums bija, kā mums nebūtu divās pretējās skatuvēs? Man liekas, pati sabiedrība ir sašķēlusies. Tādā gadījumā, ja sabiedrība nav vienojusies, piemēram, Skandināvi man fantastiski patīk. Viņi sēž pie galda, lamājās, izvārās, bet, kad viņi pieceļās, viņi ir nolēmuši. Visi viņi ir izrunājušies, izlamājušies, visādi ņēmušies, bet tā, kad viņi pieceļās no galda, tad viņi, un latviešiem starp citu tā īpašība ar kādreiz bija. Viņi mācēja runāt savā starpā. Ok, labi, paldies. Jūsu jautājums, ja? Mikrofonu. Es atvainojos, jā, labi. Pavisam īsu. Manuprāt, ir daudz kvalificētu starpnieku, kas var pildīt savu funkciju, nevis kacinot abas puses, bet savalkot kopā. Un viena no tām grupām jau tika pieminēta, ir politiķi. Tā ir paša politiķa izvēle, vai viņi nostājas vienā pusē vai otrā pusē, vai katrs ministrs stāv savā pusē un izliekās, ka viņi pārstāv kaut kādu mazu grupu, nevis ir sabiedrības interešu pārstāvi attiecībās ar nozarēm, ar nevalstiskām organizācijām, tad visi politiķi kopā pārstāv sabiedrības intereses, nevis pārstāv nozares, kā dažiem liekas, kas nav normāli vispār valsts pārvaldes loģika un ideoloģija. Tad, ja ir šis kvalificētais starpnieks, tad arī puses iemācās nonākt pie dialoga. Jo, manuprāt, vienmēr tādā situācijā kādam jānostājas pa vidu, jāsaka, Klau, par ko bija tesiņš. Sāksim sadalīt jautājumu sastāvdaļās. Un šim cilvēkam jābūt godīgam un neitrālam. Un, manuprāt, to var izdarīt. Bet tas, kas ir šobrīd, es domāju, lielā mērā ir apzināta reakcija, apzināta izvēle, pastāvēt vienā malā un pavākt punktus tikai vienā pusē. Jo, ja mēs redzam, ka arī politiskajām partijām neviena nepretendē uz 50%, katram pietiek ar saviem 10-15%, un tad vienmēr var patricināt vienu daļu sabiedrības, dabūt savā pusē atbalstu un viss kārtībā. Tā ir arī politiskās kultūras, politiskās sistēmas izpausme, kas ir pārvērtusies šajā problēmā, par ko mēs runājam. Labi, vēl īsāku repliku. Jā. Vēroju šo procesu, piedalos šajā procesā kopš aptuveni 2000. gada. Ne gluži kopš 98. bet apmēram. Esmu labi informēts optimists, dažreiz saukts arī par pesimistu. Es domāju, ka tas attīstība 26 gadu laikā nevienā brīdī nav gājusi uz kaut kādu tuvāku diskusiju, spēju par kaut ko vienoties. Kaut kā šķiet, ka viss paliek arvien skumjāk. Vienīgais, ko varētu teikt kā cerīgu, ja kāds varētu piespiest no ārpuses, vai tas būtu finanšu sektors, kas liktu, tagad apsēdieties, vienojieties, vai nebūs labi nevienam. Vienīgi tādā veidā. Ok, labi. Laura Ziedoņa, bet tā, vienā teikumā. Es vēl īsāk esmu valsts pārvaldē no 2008. gada, kad mums sākās dišķibēle, kā atnāca tā paliku. Laikam par kaut ko liecina par mani, bet runājot par to, es mēģinu to būt tas vidutājs kaut kādos jautājumos. Man nevienmēr sanāk, jo, ziniet, ir viena tāda lieta, kas, es teicu, esmu pagājušā gada šeit, esmu savā pozīcijā, man tagad ir jau 3. ministrs. Jā. Politiķiem ir jābūt tam kaut kādam ilgākai spējai, lai kaut kas mainītos. Ilgākai, vismaz ilgākai. Labi, Ziedoņa. Es pavisam īsi. Jā. Iesim uz vēlēšanām rudenī, un tad arī izlēmsim. Super, paldies. Labi, jā, tiemžēl mūs dzen ārā no telts. Man ļoti žēl, bet nāksies jautājumu uzdot privāti. Ārpus kārtas, jā. Paldies!